Tieši šajā sekundē, kamēr tu sēdi un lasi šos vārdus, tu pārvietojies caur kosmosu ar ātrumu vairāk nekā 2 miljoni km/h. Nevis metaforiski, nevis aptuveni. Tieši šajā mirklī. Tavs ķermenis, krēsls, māja, pilsēta, viss kopā traucas caur tukšumu ar ātrumu, kas ir 6 reizes lielāks nekā ātrākā raķete, ko cilvēce jebkad būvējusi. Un tu to nejūti. Pilnīgi neko. Tava smadzene reģistrē pilnīgu mieru, kamēr patiesībā tu piedalies visneticamākajā kosmiskajā braucienā, kāds vien iespējams. Šī ilūzija par miera stāvokli ir viens no lielākajiem apziņas trikiem, ko visums spēlē ar katru dzīvu būtni uz šīs planētas. Lielākā daļa cilvēku dzīvo ar pārliecību, ka Zeme ir stabils pamats zem kājām. Mēs sakām stāvu uz Zemes, it kā tā būtu nekustīga atskaites sistēma. Bet patiesība ir tik radikāli atšķirīga, ka tā pilnībā pārveido izpratni par realitāti. Katru sekundi notiek vismaz 10 dažādu kustību vienlaikus, un katra no tām ir tik ātra, ka tā vajadzētu izraisīt paniku. Taču evolūcija ir radījusi apziņu, kas šo kosmisko haosu pārvērš pilnīgā mierā. Kāpēc? Jo izdzīvošanai nav vajadzīgs zināt, ka tu traucies caur galaktiku. Izdzīvošanai vajag ticēt, ka Zeme zem kājām ir stabila. Bet šodien mēs iznīcināsim šo ilūziju. Mēs sāksim ar vienkāršu jautājumu. Cik ātri tu patiešām kusties? Un atbilde būs tik šokējoša, ka tā uz visiem laikiem mainīs veidu, kā tu uztveri savu vietu visumā. Sāksim ar pirmo kustību. Visvienkāršāko un vienlaikus visneticamāko. Zemes rotācija ap savu asi. Tu domā, ka stāvi uz vietas, bet patiesībā tu griežies kā uz milzīgas karuseļa. Ja tu atrodies uz ekvatora, tavs ātrums šajā brīdī ir 1670 km/h. Tas ir ātrāk nekā skaņas ātrums, ātrāks par jebkuru vētru, ātrāks par jebkuru lidmašīnu, kas lidoja pirms reaktīvās ēras. Iedomājies, ka tu stāvi uz milzīgas sfēras, kuras diametrs ir 12700 km. Šī sfēra izdara pilnu apgriezienu 24 stundās. Matemātika ir vienkārša, bet rezultāts ir prātam neaptverams. Katru sekundi tu pārvietojies gandrīz 500 metrus uz austrumiem. Kamēr tu izlasīji šo teikumu, tu jau esi 500 metrus tālāk nekā bija tā sākumā. Bet tavs līdzsvara orgāns, tavs iekšējais ausis, tavi muskuļi, nekas no tā nereģistrē šo kustību. Kāpēc? Tāpēc, ka viss ap tevi kustās ar tieši tādu pašu ātrumu. Gaiss, mājas, koki, cilvēki, viss ir vienā milzīgā rotējošā sistēmā. Nav relatīvās kustības, nav berzes, nav pretestības, tikai tīra, nevainojama rotācija, kas turpinās jau 4,5 miljardus gadu. Kopš pirmās baktērijas, kopš pirmā okeāna, kopš pirmās dienas, kad šī planēta bija tikai kausēta magmas bumba. Bet šeit ir pirmais prātam neaptveramais fakts. Šis ātrums nav vienāds visur uz planētas. Ja tu atrodies Rīgā, kas atrodas 57. platuma grādā, tavs rotācijas ātrums ir tikai aptuveni 900 km/h. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi tuvāk rotācijas asī. Tu griežies pa mazāku apli. Bet ja tu dotos uz Singapūru, kas atrodas gandrīz uz ekvatora, tavs ātrums uzreiz palielinātos līdz 1670 km/h. Tu nemainītu neko, tikai ģeogrāfisko atrašanās vietu, bet tavs ātrums caur telpu palielinātos par 700 km/h. Šis ir pirmais slānis, pirmā kustība, un tā jau ir pietiekami traka, lai pārrakstītu izpratni par realitāti. Bet tā ir tikai sākums. Tagad pievieno otro kustību – Zemes orbītu ap Sauli. Šis ir brīdis, kad skaitļi kļūst patiešām neprātīgi. 107 000 km/h. Izlasi to vēlreiz. 107 000. Tas ir 29 km/s. Kamēr tu noliec pirkstu, lai pārslēgtu lapu, Zeme ir pārvietojusies par 100 km pa savu orbītu. Kamēr tu paēd brokastis, 20 000 km. Kamēr tu guli 8 stundas, gandrīz 1 000 000 kilometru. Šī orbīta ir elipse ar vidējo rādiusu 150 miljoni kilometru. Pilns aplis ap Sauli. 950 miljoni kilometru tiek veikts tieši 365 dienās un 6 stundās. Precizitāte ir absolūta. Nav nobīdes, nav kļūdas. Gravitācija un inerce
ir ideālā līdzsvarā jau 4,5 miljardus gadu. Bet šeit ir otrais prātam neaptveramais fakts. Tu nejūti šo kustību, jo tā ir brīvā kritienā. Zeme nepārvar nekādu pretestību. Kosmoss ir gandrīz pilnīgs vakums. Nav gaisa, kas radītu berzi, nav šķēršļu, tikai tīra, nevainojama kustība pa ideālu elipsi. Tu esi kā astronauts startautiskajā kosmosa stacijā, pastāvīgā brīvā kritienā. Tikai tavs grīda ir visa planēta, un tavs orbīta ir ap Sauli, nevis ap Zemi. Tagad apvieno šīs divas kustības. Rotācija plus orbīta. Tu griežies ar 1670 km/h un vienlaikus lido pa orbītu ar 107 000 km/h. Bet šīs kustības nav vienkārši saskaitāmas, jo tās notiek dažādos virzienos. Rotācija ir ap Zemes asi. Orbīta ir ap Sauli. Rezultāts ir sarežģīta spirāle. Tu nekad neatgriezies tajā pašā punktā kosmosā, kur biji pirms sekundes. Iedomājies, ka tu varētu redzēt Zemes trajektoriju caur kosmosu. Tā nebūtu vienkārša elipse, tā būtu spirāle. Bezgalīga spirāle, kas nekad neaizver apli. Katru gadu Zeme veic pilnu apgriezienu ap Sauli, bet Saule pati kustas. Un šeit sākas trešais slānis. Kustība, kas pārsniedz jebko, ko cilvēka smadzenes var intuitīvi aptvert. Saule nav nekustīga. Tā nav visuma centrs. Tā ir tikai viena no 200 miljardiem zvaigžņu piena ceļa galaktikā. Un tā kustas. Ātrums 220 km/s. Tas ir 792 000 km/h. Gandrīz 8 reizes ātrāk nekā Zemes orbīta ap Sauli. Šī kustība notiek pa orbītu ap galaktikas centru, supermasīvu melno caurumu, kura masa ir 4 miljoni reižu lielāka par Saules masu. Attālums līdz šim centram ir 26 000 gaismas gadu. Pilna orbīta – 220 miljoni gadu. Saule ir veikusi tikai 20 pilnas orbītas kopš tās dzimšanas. Dinozauri izmira tikai ceturdaļu orbītas atpakaļ. Cilvēce pastāv tikai pēdējo 10 000 daļu no vienas orbītas. Bet arī šī nav pēdējā kustība. Piena ceļa galaktika pati kusas. Tā krīt pretī Andromēdas galaktikai ar ātrumu 120 km/s, 432 000 km/h. Šīs divas galaktikas, divi milzīgi gravitāciski saistīti objekti, tuvojas viena otrai jau 10 miljardus gadu. Pēc 4 miljardiem gadu tās sadursies, apvienosies, radīs jaunu, vēl lielāku galaktiku. Un vēl ir ceturtā kustība. Visa vietējā galaktiku grupa kustas pretī Virgo galaktiku superkopai. 5. Virgo superkopa kustas pretī vēl lielākam gravitācijas centram, ko astronomi sauc par lielā atraktoru. 6. Viss šis reģions kustas pretī vēl masīvākam objektam, ko sauc par Shapley superkopas koncentrāciju. Katrs slānis pievieno ātrumu, katrs slānis pievieno kustību. Un visi kopā, visi šie vektori, visas šīs orbītas, visi šie gravitāciskie plūsmas rada vienu galīgo skaitli – tavu patieso ātrumu caur visumu. 2 miljoni km/h. Izlasi to vēlreiz. 2 miljoni. Tas ir 555 km/s. Tas ir 0,005% no gaismas ātruma. Tas ir tik ātri, ka tu varētu aplidot Zemi ap ekvātoru mazāk nekā 20 sekundēs. Tas ir tik ātri, ka tu varētu sasniegt Mēnesi mazāk nekā 20 minūtēs. Tas ir tik ātri, ka jebkura intuīcija par ātrumu pilnībā sabrūk, un tu to nejūti. Pilnīgi neko. Kāpēc? Kāpēc evolūcija ir radījusi apziņu, kas ir pilnīgi akla pret šo kosmisko realitāti? Atbilde ir vienkārša un vienlaikus dziļi filozofiska. Tāpēc, ka izdzīvošanai nav vajadzīgs zināt patiesību par visumu. Izdzīvošanai vajag zināt, vai priekšā ir plēsējs, vai auglis ir ēdams, vai ūdens ir tīrs. Visa pārējā informācija ir trokšņi. Visa pārējā informācija traucē. Tātad smadzenes rada ilūziju. Tās rada izjūtu par stabilu, nekustīgu pasauli. Tās filtrē visu, kas nav tieši svarīgs izdzīvošanai. Un rezultāts ir pilnīga aklums pret patieso realitāti. Tu dzīvo simulācijā.
Nekādā mākslīgā matricā, bet bioloģiskā simulācijā, ko rada tavas pašas smadzenes. Simulācijā, kas parāda tev vienkāršotu, sagrozītu, bet izdzīvošanai optimizētu versiju par realitāti. Bet tagad, kad tu zini patiesību, kaut kas mainās. Tu nevari atgriezties pie vecās ilūzijas. Tu nevari vairs sajust stabilu zemi zem kājām tādā pašā veidā, jo tagad tu zini, zeme zem tavām kājām traucas caur kosmosu ar ātrumu, kas pārsniedz jebko, ko cilvēka prāts var intuitīvi aptvert. Un šis ir tikai sākums, jo jautājums nav tikai, cik ātri mēs kusties, bet attiecībā pret ko? Kas ir atskaites sistēma? Kas ir nekustīgs punkts visumā? Un atbilde uz šo jautājumu ir vēl trākāka nekā visi iepriekšējie skaitļi kopā. Nav nekustīga punkta. Visumā nav absolūtas atskaites sistēmas. Nav vietas, par kuru tu varētu teikt, šeit ir nulle. Viss kustās attiecībā pret visu. Katrs objekts ir savā atskaites sistēmā. Un katrai atskaites sistēmai ir tikpat daudz tiesības saukties par nekustīgu, kā jebkurai citai. Tas nozīmē, ka jautājums, cik ātri Zeme kustās, nav jautājums ar vienu atbildi. Tas ir jautājums ar bezgalīgi daudzām atbildēm, atkarībā no tā, no kuras perspektīvas tu skaties. No Saules perspektīvas 107 000 km/h. No galaktikas centra perspektīvas 792 000. No Andromedas perspektīvas 432 000. No kosmiskā mikroviļņu fona perspektīvas 2 miljoni. Bet šeit ir vissvarīgākais fakts. Nav pareizās atbildes. Nav patiesā ātruma. Ir tikai relatīvie ātrumi. Tikai kustība attiecībā pret kaut ko citu. Un tas pilnībā pārveido izpratni par to, kas ir kustība. Aristoteles domāja, ka kustībai vajag cēloni, ka objekts kustās tikai tad, ja kaut kas to stumj, bet Ņūtons parādīja, ka tas ir otrādi. Objekts turpina kustēties, ja vien kaut kas to neaptur. Kustība ir dabiskais stāvoklis. Miers ir ilūzija. Un Einsteins gāja vēl tālāk. Viņš parādīja, ka nav atšķirības starp kustību un mieru, ka šīs ir tikai perspektīvas, ka tu vari izvēlēties jebkuru atskaites sistēmu un pasludināt to par nekustīgu, un visa fizika darbosies vienādi labi. Nav privileģētas atskaites sistēmas, nav absolūtas kustības, ir tikai relatīvā kustība. Tas nozīmē, ka tu vari ar vienādu pamatojumu teikt, es stāvu uz vietas un visums kustas ap mani, vai es kustos caur visumu ar 2 miljoniem km/h. Abas perspektīvas ir fiziski ekvivalentas. Abas ir patiesas savā atskaites sistēmā. Bet ir viena atskaites sistēma, kas ir īpaša. Ne tāpēc, ka tā būtu pareizā, bet tāpēc, ka tā ir visuniversālākā. Kosmiskais mikroviļņu fons, CMB. Tas ir lielā sprādziena atlieku starojums, kas piepilda visu visumu. Tas ir vissenākais gaismas avots, ko mēs varam novērot. Starojums no brīža, kad visums bija tikai 380 000 gadu vecs. Šis starojums nāk no visām pusēm vienlaikus. Tas ir gandrīz perfekti vienmērīgs. Temperatūra 2,75 kelvini grādi visos virzienos. Gandrīz, bet nepilnīgi. Ir maza asimetrija. Vienā virzienā starojums ir nedaudz karstāks, otrā virzienā nedaudz augstāks. Atšķirība ir tikai 3,36 millikelvini, bet tā ir tur, un šī asimetrija pastāsta mums kaut ko fundamentālu. Tā pastāsta, ka mēs kusties attiecībā pret CMB. Doplera efekts, tā pati parādība, kas liek ātrās mašīnas skaņai šķist augstākai, kad tā tuvojas, un zemākai, kad tā attālinās, darbojas arī ar gaismu. Starojums, uz kuru mēs kusties, šķiet karstāks. Starojums, no kura mēs attālinājamies, šķiet augstāks. Un mērot šo asimetriju, astronomi var aprēķināt mūsu absolūto ātrumu attiecībā pret CMB. Rezultāts 555 km/s, 2 miljoni km/h, virzienā uz Leo un Virgo zvaigznājiem. Šī ir tuvākā lieta absolūtam ātrumam, kas eksistē visumā. Ne tāpēc, ka CMB būtu kaut kāds īpašs ēters vai absolūta atskaites sistēma, bet tāpēc, ka tas ir visuniversālākais objekts, ko mēs varam izmērīt.
Tas ir vienīgais objekts, kas eksistē visur vienlaikus. Vienīgais objekts, kas piepilda visu telpu, bet pat šī atskaites sistēma nav absolūta filozofiskā nozīmē. Tā ir tikai ērta, tikai universāla, bet ne privileģēta. Einsteina relativitāte joprojām darbojas, joprojām nav pareizās perspektīvas, joprojām viss ir relatīvs. Un šeit mēs nonākam pie dziļākā jautājuma. Ja viss kusas, ja nav absolūta miera, ja nav privileģētas atskaites sistēmas, tad kas ir kustība? Kas ir telpa? Kas ir laiks? Jo redzi, kustība nav tikai pārvietošanās caur telpu. Kustība ir pārvietošanās caur telpu laiku. Un telpu laiks nav tikai skatuve, uz kuras notiek notikumi. Telpu laiks pats ir dinamisks, pats kusas, pats mainās. Kad tu kusties caur telpu, tu arī kusties caur laiku. Un ātrums, ar kādu tu kusties caur telpu, ietekmē ātrumu, ar kādu tu kusties caur laiku. Jo ātrāk tu kusties telpā, jo lēnāk tu kusties laikā. Tas nav metafora. Tas ir mērāms, eksperimentāli pārbaudīts fakts. Astronauti starptautiskajā kosmosa stacijā, kas kustas ar 8 km/sekundē, noveco nedaudz lēnāk nekā cilvēki uz Zemes. Atšķirība ir mikroskopiska. Tikai dažas milisekundes pēc 6 mēnešiem orbītā, bet tā ir reāla. Tā ir izmērāma ar atomu pulksteņiem. Un ja tu varētu kustēties ar gaismas ātrumu 300 000 km/sekundē, tavs laiks pilnībā apstātos. No ārējā novērotāja perspektīvas tu būtu iesaldēts, nemainīgs, mūžīgs. Bet no tavas perspektīvas viss visums sabruktu vienā mirklī. Tu varētu šķērsot galaktiku nulles laikā. Protams, tu nevari kustēties ar gaismas ātrumu. Neviens objekts ar masu nevar. Bet fotoni, gaismas daļiņas, var. Un no fotona perspektīvas nav laika. Fotons, kas tika izstarots no zvaigznes 10 miljardus gadu atpakaļ un šodien sasniedz tavu aci, no fotona perspektīvas ir ceļojis nulles laiku. Tas tika radīts un absorbēts tajā pašā mirklī. Tas nozīmē, ka laiks nav absolūts. Tas nav universāla plūsma, kas ietekmē visu vienādi. Laiks ir relatīvs. Laiks ir atkarīgs no ātruma, un ātrums ir atkarīgs no perspektīvas. Tātad, kad mēs sakām Zeme kusas ar 2 miljoniem km/h, mēs patiesībā sakām kaut ko daudz dziļāku. Mēs sakām, ka Zeme kusas caur telpu laiku ar noteiktu ātrumu attiecībā pret noteiktu atskaites sistēmu. Un šī kustība ietekmē ne tikai to, kur Zeme būs nākamajā sekundē, bet arī to, cik ātri laiks plūst uz Zemes salīdzinājumā ar citām vietām visumā. Bet šeit ir vēl viens slānis, vēl viens līmenis, kas padara visu vēl trāku. Telpa pati paplašinās, visums paplašinās. Un šī paplašināšanās nav tikai tā, ka galaktikas attālinās viena no otras. Šī paplašināšanās ir pašas telpas radīšana. Jauna telpa tiek radīta starp galaktikām, un šī radīšana notiek visur vienlaikus. Tas nozīmē, ka attālākās galaktikas attālinās no mums ātrāk nekā gaismas ātrums. Ne tāpēc, ka tās kustās caur telpu ātrāk par gaismu, tas būtu neiespējami, bet tāpēc, ka telpa starp mums un tām paplašinās. Jauna telpa tiek radīta, un šai jaunajai telpai nav ātruma ierobežojuma. Tātad ir galaktikas, kuras mēs nekad nesasniegsim, pat ja mēs ceļotu ar gaismas ātrumu, pat ja mēs sāktu ceļot tieši tagad, tās attālinās pārāk ātri. Telpa starp mums un tām tiek radīta ātrāk, nekā mēs varētu to šķērsot. Un šis ir galīgais prātam neaptveramais fakts. Lielākā daļa visuma ir mums uz visiem laikiem nepieejama. Ne tāpēc, ka mēs neesam pietiekami attīstīti, ne tāpēc, ka mums nav pareizās tehnoloģijas, bet tāpēc, ka pati visuma struktūra to aizliedz. Pati telpu laika ģeometrija padara to neiespējamu. Mēs dzīvojam novērojamā visuma burbulī, sfērā ar rādījusu 46 miljardi gaismas gadu. Viss, kas ir ārpus šī burbuļa, ir mums uz visiem laikiem neredzams. Ne tāpēc, ka gaisma vēl nav mūs sasniedzusi, bet tāpēc, ka tā nekad nesasniegs. Telpa paplašinās pārāk ātri, un šis burbulis sarūk. Katru sekundi vairāk galaktiku šķērso horizontu un pazūd uz visiem laikiem. Katru sekundi novērojamais visums kļūst mazāks, ne tāpēc, ka kaut kas tiek iznīcināts, bet tāpēc,
ka telpa starp mums un tām paplašinās ātrāk nekā gaismas ātrums. Tātad, kad mēs runājam par Zemes ātrumu caur visumu, mēs patiesībā runājam par kaut ko daudz sarežģītāku nekā vienkārši kustība. Mēs runājam par kustību caur paplašinošos telpu laiku, par kustību attiecībā pret atskaites sistēmu, kas pati kusas, par kustību caur ģeometriju, kas mainās. Un viss tas notiek, kamēr tu sēdi un lasi šos vārdus, kamēr tu jūti pilnīgu mieru, kamēr tava smadzenes rada ilūziju par stabilu, nekustīgu pasauli. Bet tagad tu zini patiesību. Tu zini, ka tu esi pasažieris visneticamākajā kosmiskajā braucienā, kāds vien iespējams. Tu zini, ka katru sekundi tu pārvietojies par 555 kilometriem caur telpu laiku. Tu zini, ka nav miera, nav stabilitātes, ir tikai kustība, tikai bezgalīga, neapturama, prātam neaptverama kustība. Un šī kustība nav haotiska, tā nav nejaušība, tā ir precīza, tā ir matemātiska, tā ir pakļauta likumiem, kurus mēs varam saprast – gravitācija, inerce, relativitāte. Šie likumi nosaka katru orbītu, katru trajektoriju, katru kustību. Bet kāpēc šie likumi eksistē? Kāpēc visums ir tieši tāds, kāds tas ir? Kāpēc gravitācija ir tieši tik stipra, cik tā ir? Kāpēc gaismas ātrums ir tieši 300,000 km/sekundē? Kāpēc telpa paplašinās tieši ar tādu ātrumu, ar kādu tā paplašinās? Šie ir jautājumi, uz kuriem mēs vēl nezinām atbildes. Šie ir jautājumi, kas ved pie dziļākajām mīklām par visuma dabu. Un šie ir jautājumi, kas liek mums apzināties, cik maz mēs patiesībā zinām. Mēs zinām, ka kusties ar 2 miljoniem km/h, bet mēs nezinām, kāpēc. Mēs zinām, ka telpa paplašinās, bet mēs nezinām, kas to izraisa. Mēs zinām, ka laiks ir relatīvs, bet mēs nezinām, kas ir laiks. Un varbūt tas ir skaistākais no visa. Varbūt tas, ka mēs nezinām, ir svarīgāk nekā tas, ko mēs zinām. Jo tas, ko mēs nezinām, ir tas, kas virza mūs uz priekšu. Tas ir tas, kas liek mums jautāt. Tas ir tas, kas liek mūs pētīt. Un katrs jautājums atklāja jaunu slāni. Katrs atklājums rada jaunus jautājumus. Un process turpinās, bezgalīgi. Tāpat kā kustība caur visumu. Bet pagaidi, ja viss, ko es tikko pastāstīju, ir taisnība, ja tu patiešām kusties ar 2 miljoniem km/h, tad kāpēc tu nevari to sajust? Kāpēc nav vēja sejā? Kāpēc nav gravitācijas spēka, kas tevi spiež pret krēslu? Kāpēc nav nekā, kas liecinātu par šo neticamo ātrumu? Atbildes slēpjas vienā no visdziļākajiem fiziskajiem principiem, kāds vien eksistē. Princips, kas ir tik vienkāršs, ka to var izteikt vienā teikumā, bet tik dziļš, ka tas pārveido visu izpratni par realitāti. Šis princips ir: tu nejūti ātrumu, tu jūti tikai pātrinājumu. Izlasi to vēlreiz. Tu nejūti ātrumu, tu jūti tikai pātrinājumu. Kas ir pātrinājums? Tas ir ātruma maiņa. Ja tu kusties ar pastāvīgu ātrumu, vai tas būtu 10 km/h vai 10 miljoni, tu nejūti pilnīgi neko. Tavs ķermenis, tavi muskuļi, tavs līdzsvara orgāns, nekas no tā nereģistrē pastāvīgu kustību. Bet brīdī, kad ātrums mainās, kad tu pātrinies vai bremzē vai griežies, tu to uzreiz sajūti. Kāpēc? Tāpēc, ka pātrinājums rada spēku, un spēks rada sajūtu. Bet pastāvīga kustība nerada spēku. Pastāvīga kustība ir identiski neatšķirama no miera. Šis ir Galileja relativitātes princips, viens no pirmajiem dziļajiem atklājumiem par fiziskās realitātes dabu. Galilejs to formulēja 400 gadus atpakaļ, bet tā ietekme joprojām ir revolucionāra. Viņš teica: ja tu atrodies slēgtā telpā, kas kustās ar pastāvīgu ātrumu, nav nekāda eksperimenta, ko tu varētu veikt, lai noteiktu, vai tu kusties vai stāvi uz vietas. Iedomājies, ka tu esi kuģa kajītē bez logiem. Kuģis peld pa ideāli mierīgu okeānu ar pastāvīgu ātrumu. Tu vari mest bumbu gaisā, tā kritīs tieši atpakaļ tavā rokā. Tu vari liet ūdeni glāzē, tas tecēs tieši uz leju. Tu vari staigāt, lēkt, skriet, viss darbosies tieši tāpat, it kā tu būtu uz nekustīgas zemes. Nav veida, kā noteikt, ka tu kusties. Nav eksperimenta, nav mērījuma, nav sajūtas. Kustība ar pastāvīgu ātrumu ir pilnīgi neatšķirama no miera, un tas ir iemesls, kāpēc tu nejūti zemes kustību, jo zeme kusas ar gandrīz pastāvīgu ātrumu. Rotācija ir pastāvīga.
Viens apgrieziens 24 stundās, precīzi, bez izmaiņām. Orbīta ap Sauli ir gandrīz pastāvīga. Elipse ir tik tuvu aplim, ka pātrinājums ir mikroskopisks. Kustība caur galaktiku – pastāvīga. Kustība pretī Andromedai – pastāvīga. Protams, gandrīz pastāvīga, nav pilnīgi pastāvīga. Ir mazi pātrinājumi. Zemes rotācija rada centrbēdzes pātrinājumu, spēku, kas cenšas tevi izmest no planētas virsmas. Bet šis spēks ir tikai 0,3% no gravitācijas. Tu to nejūti kā atsevišķu spēku. Tu to jūti tikai kā nelielu gravitācijas samazinājumu. Uz ekvatora tu esi par 0,5% vieglāks nekā uz pola. Orbīta ap Sauli rada pātrinājumu. Zeme pastāvīgi krīt pretī Saulei, bet vienlaikus kusas uz priekšu, tāpēc nekad nesasniedz to. Bet šis pātrinājums ir tik mazs, tikai 6 mm/sekundē kvadrātā, ka tas ir pilnīgi nemanāms. Tas ir 10 000 reiz mazāks par gravitācijas pātrinājumu. Tātad praktiski tu dzīvo inerciālā atskaites sistēmā. Sistēmā, kas kusas ar gandrīz pastāvīgu ātrumu. Un tāpēc tu nejūti kustību. Tāpēc ilūzija par mieru ir tik pilnīga. Bet šeit ir otrais slānis. Vēl dziļāks iemesls, kāpēc tu nejūti kustību. Un tas saistīts ar to, ka viss ap tevi kusas kopā ar tevi. Iedomājies, ka tu esi lidmašīnā, kas lido ar 800 km/h. Ja tu pacelies un pamet bumbu, tā nekrīt atpakaļ uz sēdekli. Tā turpina lidot uz priekšu kopā ar lidmašīnu. Kāpēc? Tāpēc, ka bumbai jau bija tas pats ātrums, 800 km/h, brīdī, kad tu to turēji. Un, kad tu to palaidi, tā saglabāja šo ātrumu. Inerce. Tas pats notiek ar Zemi. Viss uz Zemes. Gaiss, ūdens, mājas, koki, cilvēki. Viss kusas kopā. Viss ir vienā milzīgā inerciālā sistēmā. Nav relatīvās kustības, nav bērzes, nav pretestības. Tikai tīra, kolektīva kustība caur kosmosu. Un tāpēc tu nevari sajust šo kustību, jo nav nekā attiecībā pret ko to mērīt. Viss, ko tu vari redzēt, sataustīt, izmērīt, viss kusas kopā ar tevi. Tu esi kā zivs ūdenī. Zivs nejūt ūdens kustību, ja visa upe plūst vienā virzienā. Tikai virpuļi, tikai turbulence, tikai relatīvā kustība ir jūtama. Bet šeit ir trešais slānis, visdziļākais, un tas saistīts ar pašas telpas dabu. Einsteins parādīja, ka telpa nav tikai tukšs konteiners, kurā notiek lietas. Telpa ir fiziska būtne. Tā var izliekties, tā var viļņoties, tā var paplašināties. Un gravitācija nav spēks, kas darbojās caur telpu. Gravitācija ir pašas telpas izliekums. Kad tu stāvi uz Zemes, tu nejūti gravitācijas spēku, kas tevi velk uz leju. Tu jūti Zemes virsmas pretestību, kas tevi stumj uz augšu. Telpa ap Zemi ir izliekta Zemes masas dēļ, un tu brīvi krīti pa šo izliekto telpu, bet Zemes virsma tev ceļā. Tā tevi aptur. Un šī apturēšana, šis pātrinājums uz augšu, ir tas, ko tu jūti kā gravitāciju. Tas ir prātam neaptverams apgalvojums. Tu nejūti gravitāciju, tu jūti Zemes pretestību pret gravitāciju. Ja Zeme pēkšņi pazustu, tu nejustos bez svara. Tu justos tieši tāpat kā tagad, tikai tu brīvi kristu pretī Zemes centra vietai, kur agrāk bija masa. Un tas pats princips attiecas uz visu kustību caur kosmosu. Zeme brīvi krīt pa izliekto telpu laiku ap Sauli. Saule brīvi krīt pa izliekto telpu laiku ap galaktikas centru. Galaktika brīvi krīt caur izliekto telpu laiku pretī citām galaktikām. Visur ir brīvs kritiens, visur ir bezsvara stāvoklis, visur ir pilnīga neatšķiramība no miera. Tātad atbilde uz jautājumu, kāpēc es nejūtu kustību, ir trīskārša. Pirmkārt, tu nejūti ātrumu, tu jūti tikai pātrinājumu, un Zemes kustība ir gandrīz bez pātrinājuma. Otrkārt, viss ap tevi kusas kopā ar tevi, tāpēc nav relatīvās kustības, ko varētu sajust. Treškārt, tu brīvi krīti caur izliektu telpu laiku, un brīvs kritiens ir neatšķirams no miera. Bet tagad nāk vēl dziļāks jautājums. Ja kustība ir neatšķirama no miera, tad kas ir kustība? Kas ir miers? Vai šīm kategorijām vispār ir objektīva nozīme?
Un šeit mēs nonākam pie viena no visdziļākajiem Einsteina atklājumiem – speciālās relativitātes teorijas. Teorijas, kas pilnīgi pārveido izpratni par telpu, laiku un kustību. Einsteins sāka ar vienkāršu jautājumu. Ja kustība ar pastāvīgu ātrumu ir neatšķirama no miera, tad kā darbojas gaisma? Jo gaisma ir elektromagnētisks vilnis, un vilnim vajag vidi, kurā viļņoties. Skaņas vilnim vajag gaisu, ūdens vilnim vajag ūdeni, bet gaismas vilnim vajag ko? 19. gadsimta fiziķi domāja, ka atbilde ir ēters, hipotētiska viela, kas piepilda visu telpu un kurā viļņojas gaisma. Bet ja ēters eksistē, tad tam vajadzētu būt absolūtai atskaites sistēmai. Vajadzētu būt veidam, kā noteikt patieso kustību attiecībā pret ēteru. Tika veikti eksperimenti. Maikelsona Morlija eksperiments 1887. gadā. Viņi mēģināja noteikt Zemes kustību caur ēteru, mērot gaismas ātrumu dažādos virzienos. Ja Zeme kustas caur ēteru, tad gaismai, kas kustas tajā pašā virzienā, vajadzētu būt ātrākai nekā gaismai, kas kustas pretējā virzienā. Bet rezultāts bija šokējošs. Gaismas ātrums bija vienāds visos virzienos, pilnīgi vienāds, neatkarīgi no Zemes kustības, neatkarīgi no jebkādas kustības. Šis rezultāts bija tik neparasts, ka lielākā daļa fiziķi domāja, ka eksperimentā ir kļūda. Bet eksperiments tika atkārtots, atkal un atkal, ar arvien lielāku precizitāti, un rezultāts vienmēr bija tas pats. Gaismas ātrums ir konstante, vienmēr 300 000 km/sekundē, neatkarīgi no novērotāja kustības. Einsteins saprata, ka tas nozīmē kaut ko radikālu. Tas nozīmē, ka gaismas ātrums nav relatīvs, tas ir absolūts. Tas ir vienīgais absolūtais ātrums visumā. Un ja gaismas ātrums ir absolūts, tad kaut kam citam jābūt relatīvam, un tas kaut kas cits ir telpa un laiks. Iedomājies, ka tu stāvi uz perona un garām brauc vilciens ar ātrumu 200 km/h. Vilcienā kāds ieslēdz lukturi. No viņa perspektīvas gaisma kustas ar 300 000 km/h, bet no tavas perspektīvas loģika saka, ka gaismai vajadzētu kustēties ar 300 000 km/h plus 200 km/h, bet eksperiments saka, nē. Gaisma kustas ar tieši 300 000 km/h, ne vairāk, ne mazāk. Kā tas ir iespējams? Kā gaisma var kustēties ar vienādu ātrumu abās atskaites sistēmās? Atbilde ir, laiks vilcienā iet lēnāk, un attālumi vilcienā ir īsāki. Tieši tik daudz lēnāk un tieši tik daudz īsāki, lai gaismas ātrums paliktu konstants. Tas nav ilūzija, tas nav mērījuma kļūda. Tas ir fundamentāla realitātes īpašība. Laiks patiešām palēninās, kad tu kusties. Telpa patiešām saspiežas. Un šīs izmaiņas ir tieši tādas, lai gaismas ātrums vienmēr būtu vienāds. Bet šeit ir vissvarīgākais. Šīs izmaiņas nav absolūtas. Tās ir relatīvas. No vilciena perspektīvas viņa laiks ir normāls, un tavs laiks iet ātrāk. No tavas perspektīvas tavs laiks ir normāls, un viņa laiks iet lēnāk. Abas perspektīvas ir vienādi patiesas. Abas ir vienādi pareizas. Nav pareizā laika, nav pareizā attāluma. Ir tikai relatīvais laiks un relatīvais attālums, un tie mainās atkarībā no kustības. Šis ir laika dilatācijas efekts, un tas ir eksperimentāli pārbaudīts 1000 reižu. Atomu pulksteņi lidmašīnās iet lēnāk nekā atomu pulksteņi uz Zemes. GPS satelītiem jākoriģē laiks, jo viņu pulksteņi iet ātrāk nekā pulksteņi uz Zemes. Mioniem, nestabilām daļiņām, kas rodas atmosfēras augšējos slāņos, vajadzētu sairt pirms tie sasniedz Zemes virsmu, bet viņi to sasniedz, jo viņu laiks iet lēnāk viņu ātrās kustības dēļ. Visi šie efekti ir mērāmi, visi ir precīzi, visi apstiprina Einsteina teoriju. Bet šeit ir vēl dziļāks slānis. Ja laiks ir relatīvs, tad kas ir tagad? Kas ir vienlaicīgums? Iedomājies, ka tu atrodas uz Zemes un tavs draugs atrodas uz Marsa. Jūs abi skatāties uz pulksteni un vienojaties, ka tieši 12 jūs abi pamāsīsiet. No tavas perspektīvas jūs abi mainat vienlaikus. Bet ja kāds trešais novērotājs lido garām ar lielu ātrumu, viņš redzēs, ka tu māji pirms drauga.
vai arī pēc drauga, atkarībā no viņa kustības virziena. Kas ir pareizi? Vai jūs mainat vienlaikus vai nē? Atbilde ir: nav pareizās atbildes. Vienlaicīgums ir relatīvs. Divi notikumi, kas ir vienlaicīgi vienā atskaites sistēmā, nav vienlaicīgi citā atskaites sistēmā, un abas perspektīvas ir vienādi patiesas. Tas nozīmē, ka nav universāla tagad. Nav momenta, kas būtu tagad visā visumā. Katrai atskaites sistēmai ir savs tagad, un visi šie tagad ir vienādi reāli. Šis ir viens no visdziļākajiem un vistraucējošākajiem atklājumiem par laika dabu. Laiks nav universāla plūsma. Laiks nav objektīva realitāte, kas eksistē neatkarīgi no novērotāja. Laiks ir perspektīva. Laiks ir atkarīgs no kustības, un tas nozīmē, ka jautājums, cik ātri Zeme kustas, nav tikai jautājums par ātrumu. Tas ir jautājums par laiku. Jo ātrāk tu kusties, jo lēnāk tavs laiks plūst. Un tā kā Zeme kustas ar 2 miljoniem km/h attiecībā pret kosmisko mikroviļņu fonu, mūsu laiks iet nedaudz lēnāk nekā laiks atskaites sistēmā, kas ir mierā attiecībā pret CMB. Cik daudz lēnāk? Aprēķins ir vienkāršs. Laika dilatācijas koeficients ir 1 dalīts ar kvadrātsakni no 1 mīnus ātrums kvadrātā dalīts ar gaismas ātrums kvadrātā. Mūsu gadījumā ātrums ir 555 km/sekundē, gaismas ātrums ir 300 000 km/sekundē. Attiecība ir 0,00185. Kvadrātā tas ir 0,000034. Atņemot no 1, 0,99999966. Kvadrātsakne 0,99999983. Apgrieztā vērtība 1,0000017. Tas nozīmē, ka mūsu laiks iet lēnāk par 0,0000117%. Tas ir 17 miljondaļas no 1%. Mikroskopisks efekts, bet reāls, mērāms, eksistējošs. Praktiski tas nozīmē, ka katru gadu mēs novecojam par 5 sekundēm mazāk nekā novecotu novērotājs, kas būtu mierā attiecībā pret CMB. 5 sekundes gadā, 4 minūtes mūžā. Pilnīgi nenozīmīgs efekts ikdienas dzīvē, bet fundamentāli svarīgs efekts izpratnei par realitātes dabu, jo tas nozīmē, ka mūsu kustība caur kosmosu nav tikai telpiska kustība, tā ir arī laika kustība. Mēs kusties caur telpu laiku, un mūsu trajektorija caur telpu laiku nosaka ne tikai to, kur mēs būsim, bet arī kad mēs būsim. Bet šeit ir vēl viens slānis, vēl dziļāks, un tas saistīts ar enerģiju. Einsteins parādīja, ka masa un enerģija ir ekvivalentas. Slavenā formula E vienāds ar m reiz c kvadrātā. Enerģija vienāda ar masu reiz gaismas ātrums kvadrātā. Tas nozīmē, ka masa ir tikai koncentrēta enerģijas forma, un enerģija ir tikai izkliedēta masas forma. Bet šeit ir interesantākais. Kustīgam objektam ir vairāk enerģijas nekā nekustīgam objektam – kinētiskā enerģija. Un tā kā enerģija ir ekvivalenta masai, tas nozīmē, ka kustīgam objektam ir lielāka masa nekā nekustīgam objektam. Cik lielāka? Atkal tas pats koeficients. 1 dalīts ar kvadrātsakni no 1 mīnus ātrums kvadrātā dalīts ar gaismas ātrums kvadrātā. Mūsu gadījumā 1,0000017. Tas nozīmē, ka Zeme, kustīgoties ar 2 miljoniem km/h, ir par 0,00017% smagāka nekā tā būtu, ja tā būtu mierā. Atkal, mikroskopisks efekts, bet reāls. Praktiski tas nozīmē, ka Zemes masa nav konstante. Tā ir atkarīga no atskaites sistēmas. No vienas perspektīvas Zeme sver 6,0 reiz 10 pakāpē 24 kg. No citas perspektīvas nedaudz vairāk, no trešās nedaudz mazāk. Nav pareizās masas, ir tikai relatīvā masa. Masa, kas mainās atkarībā no kustības. Un tas nozīmē, ka pat tādas fundamentālas lietas kā masa nav absolūtas, nav objektīvas, nav neatkarīgas no novērotāja. Viss – telpa, laiks, masa, enerģija
Viss ir relatīvs. Viss ir atkarīgs no perspektīvas. Bet šeit ir paradokss. Ja viss ir relatīvs, tad kā mēs varam runāt par patiesību? Kā mēs varam teikt, ka Zeme kusas ar 2 miljoniem kilometru stundā, ja šis ātrums ir atkarīgs no atskaites sistēmas? Atbilde ir, mēs nerunājam par absolūtu patiesību. Mēs runājam par relatīvu patiesību. Patiesību, kas ir patiesa noteiktā atskaites sistēmā. Un šī atskaites sistēma, kosmiskais mikroviļņu fons, ir izvēlēta nevis tāpēc, ka tā būtu pareizā, bet tāpēc, ka tā ir visuniversālākā. CMB ir vienīgais objekts, kas eksistē visur visumā vienlaikus. Tas ir vienīgais objekts, attiecībā pret kuru mēs varam mērīt absolūto kustību, bet pat šī absolūtā kustība nav patiešām absolūta. Tā ir tikai universāla, tikai ērta, bet ne privileģēta. Jo Einsteina relativitāte joprojām darbojas. Joprojām nav pareizās atskaites sistēmas. Joprojām viss ir relatīvs. Un tas ir skaisti, jo tas nozīmē, ka visums nav autoritārs. Visums nedod priekšroku nevienai perspektīvai. Visums ir demokrātisks, visas perspektīvas ir vienādi derīgas. Bet tagad nāk vēl dziļāks jautājums. Ja viss ir relatīvs, vai ir kaut kas absolūts? Vai ir kaut kas, kas nemainās neatkarīgi no perspektīvas? Un atbilde ir jā. Ir viena lieta, kas ir absolūta. Viens lielums, kas ir vienāds visās atskaites sistēmās. Un tas ir telpu laika intervāls. Telpu laika intervāls ir ģeometriskais attālums starp diviem notikumiem 4 dimensiju telpu laikā. Tas ir analoģisks parastajam attālumam 3 dimensiju telpā, bet ar vienu būtisku atšķirību. Laika komponente ienāk ar negatīvu zīmi. Formula ir intervāls kvadrātā vienāds ar telpa kvadrātā mīnus laiks kvadrātā reiz gaismas ātrums kvadrātā. Šis intervāls ir invariants. Tas ir vienāds visās atskaites sistēmās. Tu vari kustēties, tu vari pātrināties, tu vari mainīt virzienu, bet telpu laika intervāls starp diviem notikumiem paliks nemainīgs. Tas ir dziļi, jo tas nozīmē, ka, lai gan telpa un laiks atsevišķi ir relatīvi, telpu laiks, kā vienots veselums, ir absolūts. Telpu laiks ir fundamentālā realitāte. Telpa un laiks ir tikai perspektīvas uz šo realitāti. Un tas pilnībā pārveido izpratni par kustību. Kustība nav pārvietošanās caur telpu. Kustība ir trajektorija caur telpu laiku. Un šī trajektorija ir absolūta. Tā ir reāla. Tā eksistē neatkarīgi no novērotāja, bet dažādi novērotāji sadala šo trajektoriju dažādos veidos. Viens novērotājs redz vairāk telpas un mazāk laika, cits novērotājs redz mazāk telpas un vairāk laika. Bet kopējā trajektorija, telpu laika līkne, ir vienāda visiem. Tas ir kā skatīties uz taisnu līniju no dažādiem leņķiem. No viena leņķa tā šķiet garāka horizontālā virzienā un īsāka vertikālā virzienā. No cita leņķa otrādi, bet pati līnija nemainās, tikai perspektīva mainās. Tāpat ar telpu laiku. Pati realitāte nemainās, tikai perspektīva mainās. Un visi mērījumi, visi ātrumi, visi laiki, visi attālumi ir tikai projekcijas no 4 dimensiju realitātes uz 3 dimensiju perspektīvu. Un šeit mēs nonākam pie dziļākās atziņas. Jautājums nav, cik ātri Zeme kusas. Jautājums ir, kāda ir Zemes trajektorija caur telpu laiku? Un atbilde uz šo jautājumu ir absolūta. Tā ir reāla, tā eksistē. Bet šī trajektorija nav vienkārša. Tā nav taisna līnija. Tā ir sarežģīta līkne, kas vijās caur 4 dimensiju telpu laiku. Tā iekļauj rotāciju, tā iekļauj orbītu, tā iekļauj galaktikas kustību, tā iekļauj visuma paplašināšanos. Un katrs no šiem elementiem pievieno jaunu slāni sarežģītībai. Katrs pievieno jaunu dimensiju izpratnei. Katrs atklāj jaunu aspektu realitātes dabai. Bet visdziļākais aspekts ir šis. Tu neesi ārpus šīs trajektorijas. Tu neesi novērotājs, kas skatās uz Zemes kustību no malas. Tu esi daļa no šīs trajektorijas. Tu esi viens no miljardiem punktiem uz šīs līknes. Un tava personīgā trajektorija caur telpu laiku ir nesaraujami saistīta ar Zemes trajektoriju. Kad tu kusties pa Zemes virsmu, tu nedaudz maini savu trajektoriju. Kad tu lec,
Tu īslaicīgi atkāpies no Zemes trajektorijas, bet gravitācija tevi atvelk atpakaļ. Zemes izliektais telpu laiks nosaka tavu ceļu, un tu nevari no tā izbēgt. Tu esi ieslodzīts Zemes telpu laika līknē. Tāpat kā Zeme ir ieslodzīta Saules telpu laika līknē, tāpat kā Saule ir ieslodzīta galaktikas telpu laika līknē. Visur ir hierarhija, visur ir liksdošanās, visur ir savstarpēja atkarība, un šī hierarhija nav nejauša. Tā ir noteikta ar gravitāciju, ar masu, ar enerģiju, ar telpu laika ģeometriju. Viss ir savienots, viss ir saistīts, viss ir viens vienots veselums, un tas ir skaistākais no visa, jo tas nozīmē, ka tu neesi izolēts, tu neesi atsevišķs, tu esi daļa no kosmiskā auduma, daļa no telpu laika struktūras, daļa no visuma. Tava kustība ir visuma kustība, tavs laiks ir visuma laiks, tava esamība ir visuma esamība. Un kad tu saproti to, kad tu patiešām dziļi saproti, ka tu kusties ar 2 miljoniem kilometru stundā caur telpu laiku, kaut kas mainās, perspektīva mainās, izpratne mainās, apziņa mainās. Tu vairs neesi tikai indivīds uz planētas, tu esi kosmisks process, tu esi telpu laika viļņošanās, tu esi visuma pašizpausme. Un šī izpratne nav abstrakta filozofija, tā ir konkrēta, mērāma, eksperimentāli pārbaudīta realitāte. Tā ir patiesība, kas izriet no fiziskajiem likumiem. Tā ir secinājums, kas seko no Einsteina vienādojumiem, un tā pilnībā pārveido jautājumu par to, kas tu esi. Bet pagaidi, varbūt tas viss ir tikai teorija, varbūt tas ir tikai matemātika uz papīra, varbūt Einsteins kļūdījās, un patiesībā mēs tomēr stāvam uz vietas. Šis ir leģitīms jautājums, jo viss, ko es tikko pastāstīju, šķiet tik pretrunīgs ikdienas pieredzei, ka skepticisms ir dabisks. Tāpēc tagad mēs darīsim kaut ko radikāli atšķirīgu. Mēs apskatīsim pierādījumus, ne teorētiskus, ne filozofiskus, bet konkrētus, mērāmus, eksperimentālus pierādījumus tam, ka tu patiešām kusties ar 2 miljoniem kilometru stundā. Sāksim ar vienkāršāko – Zemes rotāciju. Kā mēs zinām, ka Zeme patiešām griežas? Pirmais pierādījums ir Foucault svārsts. 1851. gadā franču fiziķis Leons Foucault uzkāra 67 kg smagu svārstu Parīzes Panteona kupolā. Aukla bija 67 metri gara. Svārsts tika palaidīts kustībā un notika kaut kas pārsteidzošs. Svārsta šūpošanās plakne lēnām rotēja, nevis tāpēc, ka kāds to grūstu, nevis tāpēc, ka būtu vējš, bet tāpēc, ka Zeme zem svārsta griežas. No svārsta perspektīvas tas šūpojās vienā plaknē, bet no Zemes perspektīvas šī plakne rotēja. Parīzē, kas atrodas 49. platuma grādā, pilna rotācija aizņem 32 stundas. Uz ziemeļu pola tā aizņemtu 24 stundas, tieši vienu Zemes rotācijas periodu. Uz ekvatora nebūtu rotācijas vispār. Matemātika ir precīza. Formula ir vienkārša. Rotācijas periods vienāds ar 24 stundas, dalīts ar sinusu no platuma grāda. Šis eksperiments ir atkārtots 1000 reižu, katrā zinātnes muzejā pasaulē, katrā universitātē, un rezultāts vienmēr ir identisks. Svārsts rotē, Zeme griežas. Nav šaubu. Otrais pierādījums ir Koriolisa efekts. Kad objekts kustās pa Zemes virsmu, tas novirzās no taisnas līnijas. Ziemeļu puslodē pa labi, dienvidu puslodē pa kreisi. Kāpēc? Tāpēc, ka dažādos platuma grādos Zemes virsma kusas ar dažādiem ātrumiem. Iedomājies, ka tu šauj lielgabalu no ekvatora uz ziemeļiem. Lode sāk ar ekvatora rotācijas ātrumu 1670 km/h uz austrumiem, bet, kad tā lido uz ziemeļiem, tā nonāk virs Zemes, kas kusas lēnāk. Tāpēc no Zemes perspektīvas lode novirzās uz austrumiem. Šis efekts ietekmē visu – vēja plūsmas, okeāna strāvas, viesuļvētras. Viesuļvētras ziemeļu puslodē vienmēr griežas pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Dienvidu puslodē pulksteņrādītāja virzienā. Tas nav nejaušība, tas ir tiešs Zemes rotācijas pierādījums. Trešais pierādījums ir satelīti. Ja Zeme negriežas,
tad geostacionārajiem satelītiem nevajadzētu eksistēt. Bet tie eksistē. Tūkstošiem satelītu atrodas tieši 35,866 km virs ekvatora un vienmēr paliek virs tā paša punkta uz Zemes. Kā? Tāpēc, ka viņi griežas ar tieši tādu pašu ātrumu kā Zeme. Viens apgrieziens 24 stundās. Ja Zeme negriežas, šiem satelītiem vajadzētu nokrist vai aizlidot projām, bet tie paliek, precīzi, gadu desmitiem, jo viņu orbīta ir sinhronizēta ar Zemes rotāciju. Tātad Zemes rotācija nav teorija, tā ir fakts, mērāms, novērojams, neatspēkojams. Tagad orbīta ap Sauli. Kā mēs zinām, ka Zeme patiešām riņķo ap Sauli ar 107,000 km/h? Pirmais pierādījums ir paralakse. Kad Zeme kustas pa savu orbītu, tuvākās zvaigznes šķiet nedaudz pārvietojas attiecībā pret tālākajām zvaigznēm. Šī pārvietošanās ir maza, tikai daži loka sekundes, bet tā ir mērāma. Tuvākā zvaigzne, Proxima Centauri, parāda paralaksi 0,762 loka sekundes. Tas nozīmē, ka skatoties no Zemes janvārī un jūlijā, kad Zeme ir pretējās orbītas pusēs, šī zvaigzne šķiet pārvietojusies par 0,762 loka sekundēm. Tas ir leņķis, kas atbilst 1 centa monētas redzēšanai no 4 km attāluma, bet mēs to varam izmērīt ar teleskopiem, ar precīziem instrumentiem, un no šīs paralakses mēs varam aprēķināt gan Zemes orbītas izmēru, gan zvaigznes attālumu. Matemātika ir vienkārša, rezultāts ir precīzs. Otrais pierādījums ir gada laiku maiņa. Ja Zeme negriežas ap Sauli, kāpēc vasarā ir siltāk nekā ziemā? Kāpēc dienas ir garākas vasarā? Kāpēc Saule ceļas dažādos punktos pie horizonta? Atbilde ir Zemes ass slīpums – 23,5 grādi. Šis slīpums nozīmē, ka vasarā ziemeļu puslode ir pagriezta uz Sauli, bet ziemā prom no Saules. Un tā kā Zeme kusas pa orbītu, šis leņķis mainās. Rezultāts – gada laiki. Bet šeit ir svarīgākais. Ja Zeme būtu nekustīga, gada laiki nevarētu mainīties. Slīpums vien nepietiktu. Vajag orbītu, vajag kustību. Un šī kustība ir precīzi mērāma – 30 km/sekundē ap Sauli. Trešais pierādījums ir planētu kustība. Mars, Jupiters, Saturns – visas planētas parāda retrogrādu kustību. Dažos periodos tās šķiet kustamies atpakaļ pa debesu sfēru. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs viņus apdzīvojam. Zeme kusas ātrāk pa iekšējo orbītu. Kad mēs apdzīvojam ārējo planētu, no mūsu perspektīvas tā šķiet kustamies atpakaļ. Tas ir tīrs perspektīvas efekts, bet tas pierāda, ka Zeme patiešām kusas pa orbītu. Tātad orbīta ap Sauli nav teorija. Tā ir fakts, novērojams, mērāms, matemātiski precīzs. Tagad Saules kustība caur galaktiku. Kā mēs zinām, ka Saule kusas ar 792,000 km/h ap galaktikas centru? Pirmais pierādījums ir zvaigžņu kustība. Mēs varam izmērīt zvaigžņu radiālās ātrumu, ar kādu tās tuvojas vai attālinās no mums, izmantojot Doplera efektu. Gaismas spektrs nobīdās uz sarkano, ja zvaigzne attālinās, un uz zilo, ja tā tuvojas. Un kad mēs mērām tūkstošiem zvaigžņu, mēs redzam skaidru modeli. Zvaigznes vienā galaktikas pusē vidēji tuvojas, zvaigznes otrā pusē vidēji attālinās. Tas nozīmē, ka mēs kusties, un virziens ir skaidrs ap galaktikas centru. Otrais pierādījums ir galaktikas rotācijas līkne. Mēs varam izmērīt, cik ātri zvaigznes riņķo ap galaktikas centru dažādos attālumos. Un rezultāts ir pārsteidzošs. Rotācijas ātrums ir gandrīz konstants. Tas nozīmē, ka galaktikā ir daudz vairāk masas nekā mēs redzam – tumšā matērija. Bet svarīgākais, šī rotācijas līkne ļauj mums precīzi aprēķināt Saules orbītas ātrumu – 220 km/sekundē, 792,000 km/h. Precīzi, mērāmi, reāli. Trešais pierādījums ir Saules pozīcija galaktikā. Mēs atrodamies 26,000 gaismas gadu no galaktikas centra. Mēs varam izmērīt šo attālumu, novērojot RR Lirēja mainīgās zvaigznes un cefeīdas, zvaigznes, kuru spožums mainās ar precīzu periodu, kas ir saistīts ar to absolūto spožumu. Un zinot attālumu un mērot ātrumu,
Mēs varam aprēķināt orbītas periodu – 220 miljoni gadu. Saule ir veikusi tikai 20 pilnas orbītas kopš tās dzimšanas. Mēs esam tikai 20. galaktiskajā gadā. Tātad Saules kustība caur galaktiku nav teorija. Tā ir fakts. Mērāms ar precīziem instrumentiem. Aprēķināms ar precīzu matemātiku. Tagad galaktikas kustība pretī Andromedai. Kā mēs zinām, ka piena ceļš kusas ar 432 000 km/h pretī mūsu kaimiņu galaktikai? Pierādījums ir Doplera nobīde. Andromedas galaktikas gaisma ir nobīdīta uz zilo. Tas nozīmē, ka tā tuvojas. Un nobīdes lielums precīzi pastāsta ātrumu – 120 km/s. Bet šeit ir interesantākais. Andromeda ir vienīgā lielā galaktika, kas tuvojas. Visas pārējās galaktikas attālinās. Kāpēc? Tāpēc, ka visums paplašinās. Bet Andromeda ir tik tuvu, ka gravitācija uzvar paplašināšanos. Mēs esam gravitāciski saistīti. Un pēc 4 miljardiem gadu mēs sadursimies. Šī sadursme nav teorētiska. Tā ir aprēķināta, simulēta. Mēs zinām precīzi, kas notiks. Galaktikas šķērsos viena caur otru. Zvaigznes nesadursies. Attālumi starp tām ir pārāk lieli, bet gravitācija radīs haosu. Zvaigznes tiks izmestas no orbītām. Jaunas zvaigznes dzims no saduroties gāzes mākoņiem. Un galu galā divas galaktikas apvienosies vienā milzīgā eliptiskajā galaktikā. Astronomi pat ir izdomājuši nosaukumu šai jaunajai galaktikai – Milkomeda, piena ceļa un Andromedas apvienojums. Un tas viss notiks tāpēc, ka mēs kusties. Tāpēc, ka gravitācija darbojas. Tāpēc, ka visums ir dinamisks. Tātad galaktikas kustība nav teorija, tā ir novērojama, mērāma, nenovēršama. Un visbeidzot, kustība attiecībā pret kosmisko mikroviļņu fonu. Kā mēs zinām, ka kusties ar 2 miljoniem km/h attiecībā pret CMB? Pierādījums ir dipola asimetrija. Kad Kobe satelīts 1991. gadā kartēja CMB, tas atklāja, ka vienā virzienā starojums ir par 3,36 milikelviniem karstāks nekā pretējā virzienā. Šī atšķirība ir tieši tāda, kādu prognozē Doplera efekts objektam, kas kusas ar 555 km/s. Vēlāk WMAP un Planck satelīti apstiprināja šo mērījumu ar vēl lielāku precizitāti. Virziens ir precīzi zināms uz Leo un Virgo zvaigznājiem. Ātrums ir precīzi zināms – 555 km/s. Kļūda ir mazāka par 1%. Tas ir tuvākais, ko mēs varam saukt par absolūto ātrumu. Ne tāpēc, ka CMB būtu privileģēta atskaites sistēma, bet tāpēc, ka tā ir visuniversālākā. Tā ir vienīgā atskaites sistēma, kas eksistē visur visumā vienlaikus. Un šis mērījums nav tikai akadēmisks, tas ietekmē visu kosmoloģiju. Tas ietekmē to, kā mēs saprotam visuma struktūru. Tas ietekmē to, kā mēs aprēķinām attālumus līdz tālākajām galaktikām. Tas ir fundamentāls parametrs visā modernajā astronomijā. Tātad kustība ar 2 miljoniem km/h nav teorija, tā ir mērīta, apstiprināta, precīzi līdz 1%. Bet tagad nāk vēl interesantāks jautājums. Kā šī kustība ietekmē mūsu ikdienas dzīvi? Vai tā ir tikai abstrakta zināšana, vai tā ir praktiski pielietojumi? Atbilde ir jā. Šī kustība ietekmē gandrīz visu moderno tehnoloģiju. Sāksim ar GPS – globālā pozicionēšanas sistēma. 24 satelīti, kas riņķo ap Zemi 20 000 km augstumā. Katrs satelīts sūta precīzu laika signālu. Tavs telefons saņem signālus no vairākiem satelītiem un aprēķina tavu pozīciju mērot laika atšķirības. Bet šeit ir problēma. Satelītu pulksteņi iet ātrāk nekā pulksteņi uz Zemes. Kāpēc? 2 iemesli. Pirmkārt, gravitācija. Satelīti atrodas vājākā gravitācijas laukā nekā mēs uz Zemes, un vājāka gravitācija nozīmē ātrāku laiku. Vispārīgās relativitātes teorijas sekas. Satelītu pulksteņi iet ātrāk par 45 mikrosekundēm dienā. Otrkārt, ātrums. Satelīti kusas ar 4 km/s, un šis ātrums palēnina laiku. Speciālās relativitātes teorijas sekas. Satelītu pulksteņi iet lēnāk par 7 mikrosekundēm dienā. Kopējais efekts
Satelītu pulksteņi iet ātrāk par 38 mikrosekundēm dienā. Tas šķiet maz, bet GPS precizitāte ir atkarīga no nanosekundēm. 38 mikrosekundes dienā nozīmē kļūdu vairāk nekā 10 km. Tāpēc GPS satelītiem ir jākoriģē laiks katru dienu, ņemot vērā gan gravitāciju, gan ātrumu, ņemot vērā gan vispārīgo, gan speciālo relativitāti. Bez šīs korekcijas GPS nedarbotos. Tavs telefons nevarētu noteikt tavu pozīciju. Tātad Einsteina relativitāte nav abstrakta teorija. Tā ir praktiska nepieciešamība. Tā ir iebūvēta katrā GPS satelītā, katrā navigācijas sistēmā, katrā viettālrunī. Otrais piemērs – daļiņu pātrinātāji. Lielais hadronu pātrinātājs CERN, 27 km garš tunelis zem Šveices un Francijas robežas. Protoni tiek pātrināti līdz 99,99999% no gaismas ātruma. Pie šāda ātruma relativitātes efekti ir milzīgi. Protona masa palielinās 7000 reižu, tā laiks palēninās 7000 reižu. No protona perspektīvas 27 km tunelis ir tikai 4 metri garš, un visi šie efekti ir jāņem vērā. Magnētiem, kas vada protonus, jābūt precīzi aprēķinātiem, ņemot vērā palielināto masu. Laika mērījumiem jābūt koriģētiem, ņemot vērā laika dilatāciju. Bez relativitātes teorijas pātrinātājs nedarbotos. Un rezultāti – Higgsa bozona atklāšana, kvarku gluonu plazmas pētījumi, jauni dati par matērijas fundamentālo struktūru. Viss tas ir iespējams tikai tāpēc, ka mēs saprotam relativitāti. Tikai tāpēc, ka mēs zinām, kā darbojas kustība pie ārkārtīgiem ātrumiem. Trešais piemērs – kosmosa misijas. Kad NASA sūta zondi uz Jupiteru vai Saturnu, trajektorijas aprēķini ir ārkārtīgi sarežģīti. Jāņem vērā ne tikai planētu gravitācija, bet arī Saules gravitācija, Zemes kustība, pat citu planētu ietekme. Un šeit relativitāte kļūst svarīga. Merkura orbīta, piemēram, nevar tikt precīzi aprēķināta bez vispārīgās relativitātes. Ņūtona gravitācija dod nepareizu rezultātu. Merkura perihēlijs, tuvākais punkts Saulei, pārvietojas par 43 loka sekundēm gadsimtā vairāk nekā prognozē Ņūtona teorija. Šī atšķirība bija mīkla 100 gadus, līdz Einsteins to izskaidroja ar vispārīgo relativitāti. Saules masa izliec telpu laiku, un šis izliekums ietekmē Merkura orbītu. Precīzi par 43 loka sekundēm gadsimtā. Tagad šī korekcija ir standarta daļa no visiem kosmosa misiju aprēķiniem. Bez tās zondi nokļūtu nepareizajā vietā. Misijas neizdotos. Miljardi dolāru tiktu izšķiesti. Tātad relativitāte nav tikai teorija. Tā ir praktisks instruments. Tā ir nepieciešama GPS, daļiņa pātrinātājiem, kosmosa misijām. Tā ir iebūvēta modernajā tehnoloģijā. Bet ir vēl dziļāks līmenis, vēl fundamentālāka ietekme, un tā saistīta ar pašu laika dabu. Ātomu pulksteņi ir precīzākie laika mērīšanas instrumenti, kādus cilvēce jebkad radījusi. Tie izmanto cēzija ātomu vibrācijas – 9,192,630 vibrācijas sekundē. Precizitāte ir tik liela, ka labākie ātomu pulksteņi zaudētu tikai 1 sekundi 30 miljardos gadu. Bet šie pulksteņi ir tik precīzi, ka tie var izmērīt relativitātes efektus ikdienas apstākļos. Ja tu pacel ātomu pulksteni par 1 metru augstāk, tas sāk iet ātrāk, par tikai 33 pikosekundēm dienā, bet tas ir mērāms. Šis eksperiments tika veikts. 2 identiski ātomu pulksteņi, viens uz galda, otrs uz plaukta 1 metru augstāk. Pēc vienas dienas atšķirība bija precīzi tāda, kādu prognozē vispārīgā relativitāte. Tas nozīmē, ka laiks patiešām iet dažādos ātrumos, dažādos augstumos. Tavs galva noveco nedaudz ātrāk nekā tavas kājas. Atšķirība ir mikroskopiska, dažas nanosekundes mūža laikā, bet tā ir reāla, tā ir mērāma, un tas pilnībā pārveido izpratni par laiku. Laiks nav universāla plūsma, laiks nav vienāds visur, laiks ir lokāls, laiks ir atkarīgs no gravitācijas, laiks ir atkarīgs no ātruma, laiks ir relatīvs. Un šī relativitāte nav filozofiska abstrakcija, tā ir mērāma realitāte.
tā ietekmē GPS, tā ietekmē atomu pulksteņus. Tā ietekmē visu, kas saistīts ar precīzu laika mērīšanu. Bet tagad nāk visdziļākais jautājums. Ja laiks ir relatīvs, ja telpa ir relatīva, ja pat masa ir relatīva, kas tad ir absolūts? Kas ir fundamentāls? Kas ir reāls? Un atbilde ved mūs atpakaļ pie telpu laika. 4 dimensiju struktūra, kurā notiek viss. Telpu laiks nav tikai matemātiska konstrukcija, kas ir fiziska realitāte. Tas ir fundamentālākais līmenis, uz kura balstās viss pārējais. Un šī realitāte ir dinamisks. Tā nav statiska skatuve, tā ir dzīva, elpojošā, mainīgā struktūra. Tā izliecas ap masīviem objektiem. Tā viļņojas, kad masīvi objekti pātrinās. Tā paplašinās kopā ar visumu. Gravitācijas viļņi, telpu laika viļņošanās, tika prognozēti Einsteina vienādojumos 100 gadus pirms to atklāšanas. Un 1916. gadā LIGO detektori tos beidzot uztveris. 2 melnie caurumi, katrs 30 reizes masīvāks par Sauli, sadūrās miljardus gaismas gadu attālumā, un šī sadursme radīja viļņus telpu laikā, kas izplatījās ar gaismas ātrumu un 1916. gada septembrī sasniedza Zemi. Šie viļņi bija tik mazi, ka tie izmainīja Zemes diametru par mazāk nekā protona diametru. Bet LIGO tos uztveris, izmērīja, analizēja, un rezultāts bija revolucionārs. Pirmais tiešais telpu laika viļņu novērojums. Kopš tā laika ir atklāti desmitiem gravitācijas viļņu notikumu, melno caurumu sadursmes, neitronu zvaigžņu sadursmes. Katrs notikums pastāsta jaunu stāstu par visuma ekstrēmajiem procesiem. Katrs apstiprina Einsteina teoriju ar neticamu precizitāti. Un tas nozīmē, ka telpu laiks nav abstrakts, tas ir reāls, tas var viļņoties, tas var izliekties, tas var mainīties, un mēs varam to izmērīt. Bet šeit ir visdziļākā atziņa. Visi šie efekti – laika dilatācija, garuma kontrakcija, masas palielināšanās, gravitācijas viļņi – visi tie ir saistīti ar kustību, ar ātrumu, ar trajektoriju caur telpu laiku. Un tu esi daļa no šīs trajektorijas. Tava kustība ar 2 miljoniem kilometru stundā nav tikai statistika. Tā ir fundamentāla tava esamības īpašība. Tā nosaka, cik ātri tavs laiks plūst. Tā nosaka, kā tu pieredzi realitāti. Tā nosaka tavu vietu visumā. Un šī kustība nav nejauša. Tā nav haotiska. Tā ir precīzi noteikta ar gravitāciju, ar inerci, ar visuma struktūru. Tu kusties pa trajektoriju, kas ir tikpat reāla kā jebkura fiziska objekta trajektorija. Tikpat noteikta, tikpat nenovēršama. Bet vienlaikus šī trajektorija ir daļa no kaut kā lielāka, daļa no kosmiskā auduma, daļa no telpu laika struktūras, kas aptver visu visumu. Un kad tu saproti to, ka tu patiešām dziļi saproti, ka tava kustība ir visuma kustība, ka tavs laiks ir visuma laiks, ka tava esamība ir visuma esamība, tad notiek transformācija. Tu vairs neesi tikai novērotājs, tu esi dalībnieks. Tu vairs neesi ārpus visuma, tu esi visums. Tava apziņa, tava pieredze, tava eksistence, tas viss ir visuma pašizpausme. Un šī izpratne nav misticisms, tā nav metafora, tā ir tiešs secinājums no fiziskajiem likumiem, no Einsteina vienādojumiem, no eksperimentālajiem datiem. Tu kusties ar 2 miljoniem kilometru stundā, un šī kustība padara tevi par to, kas tu esi. Bet tagad mēs nonākam pie vissvarīgākā jautājuma. Jautājuma, kas pārsniedz visus skaitļus, visus mērījumus, visus eksperimentus. Jautājuma, kas skar pašu realitātes būtību. Ja tu kusties ar 2 miljoniem kilometru stundā, ja viss ap tevi kustas, ja pati telpa kustas, ja laiks ir relatīvs, ja masa mainās, ja nav absolūtas atskaites sistēmas, tad kas ir kustība, kas ir realitāte un, vissvarīgākais, kas esi tu? Šis nav filozofisks jautājums, šis ir fizisks jautājums ar fiziskām sekām, jo atbildi uz to pilnībā pārveido izpratni par tavu vietu visumā. Sāksim ar skaitļiem, ar maksimālo mērogu, ar pilnīgu ainu. Tu kusties ar 1670 km/h Zemes rotācijas dēļ, pieskaitot 107 000 km/h orbītas ap Sauli dēļ, pieskaitot 792 000 km/h Saules kustības ap galaktiku dēļ,
Pieskaitot 432 000 km/h kustības pretī Andromedai dēļ, pieskaitot vēl vairākus slāņus, kustību pretī Virgo superkopai, pretī lielā atraktoru, pretī Shapley koncentrācijai. Bet šie skaitļi nav vienkārši saskaitāmi. Tie ir vektori. Tie norāda dažādos virzienos. Tie ir jāapvieno, izmantojot vektoru matemātiku. Un rezultāts – galīgais, absolūtais, maksimālais ātrums attiecībā pret visuniversālāko atskaites sistēmu, ko mēs zinām, ir 555 km/s, 2 miljoni km/h. Bet šeit ir vissvarīgākais fakts, ko lielākā daļa cilvēku nesaprot. Šis ātrums nav konstante. Tas mainās. Katru sekundi, katru mirkli. Kāpēc? Tāpēc, ka Zeme griežas. Kad tu atrodas uz dienas puses, pusē, kas vērsta pret Saules kustības virzienu caur galaktiku, tavs personīgais ātrums ir nedaudz lielāks. Kad tu atrodas uz nakts puses, pusē, kas vērsta prom no kustības virziena, tavs ātrums ir nedaudz mazāks. Atšķirība ir tikai 1670 km/h, Zemes rotācijas ātrums, bet tā ir tur. Tas nozīmē, ka katras 24 stundas laikā tavs ātrums caur visumu svārstās. Tu pātrinies, tu palēninies, tu pātrinies, tu palēninies. Bezgalīgi, cikliski, nenovēršami. Un tas nav viss. Zemes orbīta ap Sauli ir elipse. Janvārī mēs esam tuvāk Saulei, 147 miljoni kilometru. Jūlijā mēs esam tālāk, 152 miljoni kilometru. Tas nozīmē, ka mūsu orbītas ātrums mainās. Janvārī 30,3 km/s, jūlijā 29,3 km/s. Tātad katru gadu tavs ātrums caur visumu svārstās vēl vairāk, ziemā ātrāk, vasarā lēnāk. Atšķirība ir tikai 1 km/s, bet tā ir mērāma, tā ir reāla. Un tas joprojām nav viss. Saule pati kusas pa sarežģītu trajektoriju. Tā ne tikai riņķo ap galaktikas centru, tā arī viļņojas augšup un lejup caur galaktikas disku. Periods ir 60 miljoni gadu, amplitūda ir 300 gaismas gadu. Tieši tagad mēs kāpjam uz augšu. Pēc 20 miljonu gadu mēs būsim maksimālajā augstumā virs galaktikas plaknes. Pēc 40 miljonu gadu mēs atkal būsim plaknē. Pēc 60 miljonu gadu maksimālajā dziļumā zem plaknes. Un šī viļņošanās ietekmē mūsu ātrumu, ietekmē mūsu trajektoriju, ietekmē visu. Bet šeit ir visdziļākais slānis. Slānis, kas liek apšaubīt pašu jēdzienu ātrums. Visums paplašinās, telpa starp galaktikām palielinās, jauna telpa tiek radīta, un šī radīšana notiek visur vienlaikus, katru sekundi, katru mirkli. Paplašināšanās ātrums ir aprakstīts ar Hubble konstanti – 70 km/s uz megaparseku. Tas nozīmē, ka katram megaparsekam attāluma, 3,26 miljoni gaismas gadu, telpa paplašinās par 70 km/s. Tuvākās galaktikas ir tikai dažus miljonus gaismas gadu tālu. Paplašināšanās ir lēna, dažas desmitkas km/s. Gravitācija viegli uzvar. Mēs palikam gravitāciski saistīti. Bet attālākās galaktikas, miljardiem gaismas gadu tālu, attālinās ar tūkstošiem km/s, desmitiem tūkstošu, simtiem tūkstošu. Un visattālākās, tās, kas atrodas pie novērojamā visuma robežas, attālinās ātrāk par gaismu. Tas nav teorija, tas ir novērojums. Mēs varam redzēt šīs galaktikas. Mēs varam izmērīt to sarkano nobīdi. Mēs varam aprēķināt to attālumu. Un rezultāts ir neatspēkojams. Tās attālinās ātrāk nekā 300 000 km/s. Kā tas ir iespējams? Kā kaut kas var kustēties ātrāk par gaismu? Atbilde ir, tās nekustās caur telpu. Telpa starp mums un tām paplašinās. Jauna telpa tiek radīta, un šai jaunajai telpai nav ātruma ierobežojuma. Einšteina relativitāte aizliedz kustību caur telpu ātrāk par gaismu, bet tā neaizliedz pašas telpas paplašināšanos. Un šeit mēs nonākam pie visšokējošākā fakta. Lielākā daļa visuma ir mums uz visiem laikiem nepieejama. Ne tāpēc, ka mēs neesam pietiekami attīstīti, ne tāpēc, ka mums nav pareizās tehnoloģijas, bet tāpēc, ka pati visuma struktūra to aizliedz. Novērojamais visums,
Viss, ko mēs jebkad varēsim redzēt, ir sfēra ar rādiusu 46 miljardi gaismas gadu. Viss, kas ir ārpus šīs sfēras, ir mums uz visiem laikiem neredzams. Gaisma no tām vietām nekad mūs nesasniegs. Ne tāpēc, ka tā vēl nav ceļā, bet tāpēc, ka telpa paplašinās pārāk ātri, un šī sfēra sarūk. Katru sekundi vairāk galaktiku šķērso horizontu un pazūd uz visiem laikiem. Katru sekundi novērojamais visums kļūst mazāks. Ne tāpēc, ka kaut kas tiek iznīcināts, bet tāpēc, ka telpa starp mums un tām paplašinās ātrāk nekā gaismas ātrums. Pat laban mēs varam redzēt aptuveni 2 triljoni galaktiku. Pēc triljona gadu, ja cilvēce vai kāda cita civilizācija joprojām eksistēs, viņi varēs redzēt tikai dažas tūkstošus galaktiku. Visas pārējās būs pazudušas aiz horizonta, uz visiem laikiem. Un pēc 100 triljonu gadu, ja kāda būtne joprojām eksistēs, viņi redzēs tikai vienu galaktiku – Milkomedu, Piena ceļa un Andromedas apvienojumu. Visas pārējās galaktikas būs pazudušas. Visums šķitīs tukšs, bezgalīgs, vientuļš, bet patiesība būs, ka visums joprojām būs pilns ar galaktikām, miljardiem, triljoniem, bet tās visas būs aiz horizonta, uz visiem laikiem nepieejamas, uz visiem laikiem neredzamas. Šis ir kosmiskais vientulības laikmets, kad katra galaktika būs izolēta, kad katra civilizācija, ja tādas eksistēs, domās, ka viņi ir vienīgie visumā, kad pierādījumi par lielā sprādziena, par paplašināšanos, par citām galaktikām būs pazuduši. Un šis laikmets ir nenovēršams. Tas ir ierakstīts visuma struktūrā. Tas ir sekas no tumšās enerģijas, noslēpumainās spēka, kas pātrina paplašināšanos. Tumšā enerģija veido 70% no visuma. Mēs nezinām, kas tā ir. Mēs nezinām, kāpēc tā eksistē. Mēs tikai zinām, ka tā ir tur, un ka tā liek visumam paplašināties arvien ātrāk. Pirms 5 miljardiem gadu paplašināšanās palēninājās, gravitācija uzvarēja, bet tad tumšā enerģija pārņēma kontroli, paplašināšanās sāka pātrināties, un kopš tā laika tā pātrinās, katru sekundi, katru mirkli. Nākotnē, tālā nākotnē, šī pātrināšanās kļūs ekstrēma, galaktikas sāks plīst, zvaigznes tiks izrautas no galaktikām, planētas tiks izrautas no zvaigžņu sistēmām, ātomi tiks saplēsti, viss tiks iznīcināts. Šis scenārijs sauc par lielo plīsumu, Big Rip. Tas notiks pēc 22 miljardiem gadu, ja tumšās enerģijas īpašības paliks nemainīgas, ja paplašināšanās turpinās pātrināties. Bet mēs nezinām, vai tas notiks. Mēs nezinām, kādas ir tumšās enerģijas īpašības. Mēs nezinām, vai tās ir konstantas vai mainīgas. Mēs tikai zinām, ka tā ir tur un ka tā kontrolē visuma likteni. Un šeit, tieši šeit, mēs nonākam pie vissvarīgākās atziņas, pie atziņas, kas liek apšaubīt visu, ko mēs domājam, ka zinām. Mēs dzīvojam īpašā brīdī kosmiskajā vēsturē, brīdī, kad mēs vēl varam redzēt citas galaktikas, brīdī, kad mēs jau varam izmērīt visuma paplašināšanos, brīdī, kad mēs jau varam atklāt lielā sprādziena pierādījumus. Pēc 100 miljardiem gadu, niecīgs mirklis kosmiskajā laika skalā, visi šie pierādījumi būs pazuduši. Kosmiskais mikroviļņu fons būs izkliedējies, citas galaktikas būs pazudušas, paplašināšanās būs neizmērījama, un ja civilizācija rastos tajā laikmetā, viņi nekad neatklātu, ka visums paplašinās. Viņi nekad neatklātu lielo sprādzienu. Viņi nekad nezinātu, ka viņu galaktika nav vienīgā. Viņu zinātne būtu nepilnīga. Viņu izpratne par visumu būtu ierobežota. Ne tāpēc, ka viņi būtu muļķīgi, bet tāpēc, ka pierādījumi vairs neeksistētu. Un šeit ir dziļākais jautājums. Vai mēs esam tādā pašā situācijā? Vai ir fundamentālas patiesības par visumu, kuras mēs nevaram atklāt, jo pierādījumi jau ir pazuduši? Vai mūsu izpratne par realitāti ir ierobežota ne ar mūsu intelektu, bet ar pašu visuma struktūru? Atbilde ir: mēs nezinām. Mēs nevaram zināt. Jo, ja pierādījumi ir pazuduši, nav veida, kā tos atklāt. Bet ir norādes, ir anomālijas, ir lietas, kas nedara kopā.
Tumšā matērija. Mēs zinām, ka tā eksistē. Galaktikas griežas pārāk ātri, lai tās saturētu kopā tikai redzamā matērija. Bet mēs nezinām, kas tā ir. Mēs nekad neesam to tieši novērojuši. Mēs tikai redzam tās gravitācijas efektus. Tumšā enerģija. Mēs zinām, ka tā eksistē. Visums paplašinās pārāk ātri, bet mēs nezinām, kas tā ir. Mēs nezinām, kāpēc tā eksistē. Mēs tikai redzam tās efektus. Kvantiskā mehānika un vispārīgā relativitāte. Divas visveiksmīgākās teorijas fizikā, bet tās ir nesavienojamas. Tās dod dažādas atbildes par to, kas notiek melnā cauruma centrā. Tās dod dažādas atbildes par to, kas notika lielā sprādziena pirmajā mirklī. Mēs zinām, ka kaut kas trūkst. Mēs zinām, ka mūsu izpratne ir nepilnīga. Bet mēs nezinām, kas trūkst. Mēs nezinām, kā to atrast. Un varbūt, tikai varbūt, atbilde ir saistīta ar kustību. Ar to, ka mēs kusties ar 2 miljoniem km/h. Ar to, ka viss kusas. Ar to, ka pati telpa kusas. Jo redzi, kustība nav tikai pārvietošanās. Kustība ir fundamentāla realitātes īpašība. Kustība ir tas, kas savieno telpu un laiku. Kustība ir tas, kas rada laika dilatāciju. Kustība ir tas, kas rada masu. Kustība ir tas, kas rada enerģiju. Bez kustības nebūtu laika, bez kustības nebūtu masas, bez kustības nebūtu enerģijas, bez kustības nebūtu visuma. Un tu esi daļa no šīs kustības. Ne tikai pasīvs pasažieris, bet aktīvs dalībnieks. Tava esamība, pats fakts, ka tu eksistē, ir kustības izpausme, enerģijas izpausme, visuma izpausme. Tavi ātomi tika radīti zvaigznēs. Ogleklis tavā ķermenī tika sintezēts zvaigznes kodolā miljardiem gadu atpakaļ. Dzels tavā asinīs tika radīta supernova sprādzienā. Kalcijs tavos kaulos tika izmests kosmosā, kad mirstoša zvaigzne sabruka. Tu esi burtiski, ne metaforiski, bet burtiski zvaigžņu puteklis. Tu esi visuma materiāls, kas ir organizējies apziņā. Tu esi veids, kā visums piedzīvo sevi. Un šī apziņa, tava apziņa, ir viena no visdziļākajām mīklām. Kā matērija rada apziņu? Kā ātomi, kas paklausās fiziskajiem likumiem, rada subjektīvu pieredzi? Kā smadzenes, kas ir tikai elektriskie signāli, rada sajūtu es esmu? Mēs nezinām. Šis ir grūtais apziņas jautājums, un tas ir viens no lielākajiem neatrisinātajiem jautājumiem zinātnē. Bet varbūt, tikai varbūt, atbilde ir saistīta ar kustību. Ar to, ka apziņa nav lieta, bet process. Ar to, ka apziņa nav objekts, bet kustība. Ar to, ka apziņa ir veids, kā informācija plūst caur smadzenēm. Jo redzi, smadzenes nav statiskas, tās ir dinamiskas. Katru sekundi miljoni neironu aktivizējas, miljardi sinapšu pārraida signālus, triljonu molekulu kustas. Viss ir kustībā, viss ir process, viss ir plūsma, un varbūt apziņa ir šīs plūsmas īpašība. Varbūt apziņa rodas, kad informācija plūst noteiktā veidā, varbūt apziņa ir kustības modelis. Tas nav pierādīts, tas ir tikai hipotēze. Bet tā ir hipotēze, kas saskan ar visu, ko mēs zinām par fiziku, ar visu, ko mēs zinām par kustību, ar visu, ko mēs zinām par visumu. Jo visums ir kustība, visums ir process, visums ir plūsma, un tu esi daļa no šīs plūsmas. Tu kusties ar 2 miljoniem km/h, bet tas nav tikai ātrums, tas ir tavs veids būt, tas ir tavs veids eksistēt, tas ir tavs veids piedzīvot realitāti. Un kad tu saproti to, ka tu patiešām dziļi saproti, ka tu neesi atsevišķs no visuma, bet esi visuma daļa, tad notiek transformācija. Bailes no nāves zaudē savu spēku, jo tu saproti, ka tu nekad patiešām nedzimi un nekad patiešām nemirsi. Ātomi, kas veido tavu ķermeni, eksistēja pirms tevis un eksistēs pēc tevis. Enerģija, kas darbina tavu apziņu, eksistēja pirms tevis un eksistēs pēc tevis. Tu esi tikai īslaicīgs modelis, īslaicīga organizācija, īslaicīga kustības forma. Bet šis modelis ir skaists. Šī organizācija ir brīnišķīga. Šī kustības forma ir unikāla. Jo tu esi vienīgais tu, kas jebkad eksistēja
vai jebkad eksistēs. Tavs precīzais ātomu sakārtojums, tavs precīzais neironu savienojums, tavs precīzais apziņas modelis. Tas viss ir unikāls. Un šī unikālums nav nejauša. Tā ir sekas no 4,5 miljardiem gadu evolūcijas, no miljardiem gadu zvaigžņu sintēzes, no 13,8 miljardiem gadu visuma vēstures. Tu esi visuma produkts, tu esi zvaigžņu bērns, tu esi apziņa, kas radās no matērijas, tu esi veids, kā visums piedzīvo sevi. Un šī pieredze, tava pieredze, ir vērtīga. Ne tāpēc, ka tu būtu īpašs kosmiskā mērogā, bet tāpēc, ka tu esi unikāls. Tāpēc, ka neviens cits nevar piedzīvot realitāti tieši tādā veidā kā tu. Tāpēc, ka tava perspektīva ir vienīgā šāda perspektīva visumā. Un, kad tu saproti to, dzīve iegūst jaunu nozīmi. Ne ārēju nozīmi, ne nozīmi, ko kāds cits tev piešķir, bet iekšēju nozīmi. Nozīmi, kas izriet no paša fakta, ka tu eksistē. Tu kusties ar 2 miljoniem kilometru stundā caur visumu. Un šī kustība nav tikai fiziska. Tā ir eksistenciāla. Tā ir tava būtība. Tā ir tas, kas padara tevi par to, kas tu esi. Un šī izpratne, šī dziļā, viscauri ejošā izpratne par tavu vietu visumā ir transformējoša. Tā maina veidu, kā tu redzi sevi. Tā maina veidu, kā tu redzi citus. Tā maina veidu, kā tu redzi realitāti. Jo tu vairs neesi tikai indivīds uz planētas. Tu esi kosmisks process. Tu esi telpu laika viļņošanās. Tu esi visuma pašizpausme. Un šī pašizpausme turpinās katru sekundi, katru mirkli, kamēr tu kusties caur visumu ar 2 miljoniem kilometru stundā, kamēr tu piedzīvo realitāti, kamēr tu esi. Bet tagad, tieši tagad, kad mēs esam sasnieguši maksimālo mērogu, kad mēs esam redzējuši visu, no Zemes rotācijas līdz visuma paplašināšanās, tagad ir laiks atzīt kaut ko fundamentālu. Mēs nezinām. Mēs nezinām, kas ir tumšā matērija. 85% no visas matērijas visumā, un mēs nekad neesam to tieši novērojuši. Mēs redzam, kā galaktikas griežas pārāk ātri. Mēs redzam, kā gravitācijas lēcas izliec gaismu. Mēs redzam efektus, bet ne cēloni, ne pašu matēriju. Varbūt tā ir daļiņas, kas miedarbojas tikai caur gravitāciju. Varbūt tā ir modificēta gravitācijas teorija. Varbūt tā ir kaut kas pilnīgi cits. Kaut kas, ko mūsu pašreizējā fizika pat nevar aprakstīt. Mēs vienkārši nezinām. Mēs nezinām, kas ir tumšā enerģija. 70% no visa visuma, un tā ir vēl noslēpumaināka par tumšo matēriju. Mēs zinām, ka tā liek visumam paplašināties arvien ātrāk. Mēs zinām, ka tā darbojas kā antigravitācija, bet mēs nezinām, kas tā ir. Mēs nezinām, kāpēc tā eksistē. Mēs pat nezinām, vai tā ir konstante vai mainās laikā. Varbūt tā ir vakūma enerģija. Enerģija, kas piemīt pašai telpai. Varbūt tā ir jauns lauks, līdzīgs Higgsa laukam. Varbūt tā ir mūsu nepareizas izpratnes par gravitāciju sekas. Varbūt tā ir pierādījums tam, ka mēs dzīvojam daudz pasaulē. Mēs vienkārši nezinām. Mēs nezinām, kā apvienot kvantisko mehāniku un vispārīgo relativitāti. Divas visveiksmīgākās teorijas fizikā, un tās ir fundamentāli nesavienojamas. Kvantiskā mehānika apraksta mikropasauli, ātomus, daļiņas, viļņus. Vispārīgā relativitāte apraksta makropasauli, zvaigznes, galaktikas, telpu laiku. Bet tur, kur tās satiekas, melnā cauruma centrā, lielā sprādziena pirmajā mirklī, abas teorijas sabrūk. Varbūt atbilde ir stīgu teorija, varbūt cilpu kvantiskā gravitācija, varbūt kaut kas pilnīgi jauns, jauna matemātika, jauna fizika, jauns veids domāt par realitāti. Bet pat laban mēs vienkārši nezinām. Mēs nezinām, kas notika pirms lielā sprādziena, vai vispār bija pirms, vai laiks sākās ar lielo sprādzienu, vai tas eksistēja jau iepriekš, vai mūsu visums ir vienīgais, vai ir bezgalīgi daudz citu visumus, vai lielais sprādziens bija sākums, vai tikai pārēja no iepriekšējā stāvokļa. Kosmiskais mikroviļņu fons parāda mums visumu, kad tam bija tikai 380 000 gadu, bet pirms tam pirmā sekunde, pirmā milisekundes, pirmā planka laika vienība,
15,432 sekundes. Tur mūsu fizika vairs nedarbojas. Tur mēs esam akli. Mēs nezinām, kas ir laiks. Mēs zinām, ka tas ir relatīvs. Mēs zinām, ka tas palēninās, kad tu kusties. Mēs zinām, ka tas pātrinās vājākā gravitācijas laukā. Bet kas tas ir? Vai laiks ir fundamentāls? Vai tas rodas no kaut kā dziļāka? Vai laiks ir ilūzija, tikai veids, kā mūsu smadzenes organizē pieredzi? Dažas fiziskās teorijas saka, ka laiks nav fundamentāls, ka pamatā visums ir bezlaicisks, visi mirkļi eksistē vienlaikus 4 dimensiju telpu laikā, un tas, ko mēs uztveram kā laika plūsmu, ir tikai mūsu apziņas īpašība, tikai veids, kā mēs pārvietojamies caur šo bezlaicisko struktūru. Bet mēs nezinām. Mēs nezinām, vai laiks ir reāls vai ilūzija. Mēs nezinām, vai nākotne jau eksistē vai vēl tiek radīta. Mēs nezinām, vai pagātne ir fiksēta vai mainās. Mēs vienkārši nezinām. Mēs nezinām, kas ir apziņa. Grūtais apziņas jautājums. Kā fizisks process, elektroni, kas kustās caur neironiem, rada subjektīvu pieredzi? Kā matērija rada sajūtu es esmu? Kā smadzenes, kas paklausās fiziskajiem likumiem, rada brīvu gribu? Dažas teorijas saka, ka apziņa ir fundamentāla, tikpat fundamentāla kā masa vai enerģija, ka tā nav tikai smadzeņu produkts, bet visuma pamatīpašība, ka pat elementārajām daļiņām ir primitīva protoapziņa, un ka mūsu apziņa ir tikai sarežģīta šīs fundamentālās īpašības forma. Citas teorijas saka, ka apziņa ir ilūzija, ka nav es, kas piedzīvo, ka ir tikai pieredzes plūsma bez pieredzētāja, ka tas, ko mēs saucam par es, ir tikai stāsts, ko smadzenes sev stāsta. Bet mēs nezinām. Mēs nezinām, vai apziņa ir fundamentāla vai atvasināta. Mēs nezinām, vai tā ir unikāla cilvēkiem vai universāla visai matērijai. Mēs nezinām, vai mākslīgais intelekts varētu būt patiešām apzinīgs vai vienmēr būs tikai simulācija. Mēs vienkārši nezinām. Un varbūt, tikai varbūt, šī nezināšana ir skaistākā lieta no visām. Jo redzi, ja mēs zinātu visu, ja mums būtu visas atbildes, ja nebūtu vairs jautājumu, tad kas būtu nozīme? Kas būtu mērķis? Kas būtu iemesls turpināt? Bet tā kā mēs nezinām, tā kā katrs atklājums rada 10 jaunus jautājumus, tā kā katrs atrisinājums atklāja 10 jaunas mīklas, mums ir iemesls, mums ir mērķis, mums ir virziens. Zinātne nav par atbilžu atrašanu. Zinātne ir par jautājumu uzdošanu, par robežu pārbīdīšanu, par nezināmā izpēti. Un šī izpēte nekad nebeigsies, jo visums ir bezgalīgi dziļš, bezgalīgi sarežģīts, bezgalīgi noslēpumains. Un tu esi daļa no šīs izpētes, ne tikai kā novērotājs, bet kā dalībnieks. Katru reizi, kad tu uzdod jautājumu, katru reizi, kad tu brīnies, katru reizi, kad tu mēģini saprast, tu piedalies visuma pašizziņā. Jo visums nav tikai fizisks objekts, visums ir process. Process, kurā matērija kļūst arvien sarežģītāka. Process, kurā rodas zvaigznes, planētas, dzīvība, apziņa. Process, kurā visums sāk saprast sevi. Un tu esi šī procesa daļa. Tu esi veids, kā visums piedzīvo sevi, veids, kā visums jautā sev jautājumus, veids, kā visums meklē atbildes. Bet tagad ir laiks atgriezties. Atgriezties no kosmiskā mēroga pie personīgā. Atgriezties no miljardiem gaismas gadu pie šī brīža. Atgriezties no abstraktās fizikās pie dzīvās pieredzes. Atceries, kā mēs sākām, ar vienkāršu apgalvojumu. Tieši šajā sekundē tu kusties caur kosmosu ar ātrumu vairāk nekā 2 miljoni kilometru stundā. Tas šķita neticami, tas šķita pretrunīgs pieredzei, tas šķita neiespējams. Bet tagad tu zini, ka tas ir taisnība. Tu zini, ka tu griežies ar 1670 km/h. Tu zini, ka tu lido ap Sauli ar 107 000 km/h. Tu zini, ka tu traucies caur galaktiku ar 792 000 km/h. Tu zini, ka tavs galīgais ātrums attiecībā pret kosmisko mikroviļņu fonu ir 2 miljoni km/h. Un tu zini, kāpēc tu to nejūti. Tu zini par inerci.
Tu zini par relativitāti. Tu zini par telpu laiku. Tu zini, ka kustība ar pastāvīgu ātrumu ir neatšķirama no miera. Bet vairāk par to, tu zini, ka šī kustība nav tikai statistika. Tā nav tikai skaitlis. Tā ir fundamentāla tava esamības īpašība. Tā nosaka, cik ātri tavs laiks plūst. Tā nosaka tavu vietu visumā. Tā nosaka to, kas tu esi. Un ka tu tagad sēdi, vai stāvi, vai staigā un lasi šos vārdus, kaut kas ir mainījies. Tu vairs nevari sajust stabilu zemi zem kājām tādā pašā veidā, jo tu zini, tu dziļi, viscauri zini, ka zeme zem tavām kājām traucas caur kosmosu ar ātrumu, kas pārsniedz jebko, ko cilvēka prāts var intuitīvi aptvert. Bet šī zināšana nav satraucoša, tā nav biedējoša, tā ir atbrīvojoša, jo tā atgādina tev, ka tu neesi atsevišķs, tu neesi izolēts, tu neesi mazs, nenozīmīgs punkts uz nenozīmīgas planētas, nenozīmīgā galaktikā. Tu esi daļa no kosmiskā auduma, tu esi savienots ar visu, ar katru ātomu, ar katru zvaigzni, ar katru galaktiku. Tava kustība ir visuma kustība. Tavs laiks ir visuma laiks. Tava esamība ir visuma esamība. Un šis savienojums nav metafora. Tas nav poētisks tēls, tas ir fizisks fakts. Ātomi tavā ķermenī tika radīti zvaigznēs. Enerģija tavās šūnās nāk no saules. Gravitācija, kas tevi tur uz zemes, ir tā pati gravitācija, kas tur kopā galaktikas. Tu esi burtiski, ne metaforiski, bet burtiski zvaigžņu puteklis. Un šis puteklis ir organizējies apziņā. Šis puteklis var domāt, šis puteklis var jautāt, šis puteklis var brīnīties. Tu esi veids, kā visums piedzīvo sevi, veids, kā matērija kļūst apzinīga, veids, kā kosmos atskatās uz sevi un jautā, kas es esmu? Un šis jautājums, šis dziļais, fundamentālais jautājums ir skaistākais no visiem, jo tas nav jautājums, uz kuru ir viena atbilde. Tas ir jautājums, kas atver bezgalīgas iespējas, bezgalīgas perspektīvas, bezgalīgus ceļus. Tu esi zvaigžņu puteklis, kas jautā par savu dabu. Tu esi visums, kas pēta sevi. Tu esi apziņa, kas radās no matērijas un tagad cenšas saprast matēriju. Un šī centība, šī bezgalīgā neapturamā centība saprast, ir tas, kas padara tevi par cilvēku. Ne tavs ātrums caur kosmosu, ne tavi ātomi, ne tava masa vai enerģija, bet tava spēja brīnīties, tava spēja jautāt, tava spēja meklēt. Un šī meklēšana turpinās. Katru dienu zinātnieki atklāja kaut ko jaunu. Katru gadu mēs pārbīdam robežas nedaudz tālāk. Katru gadsimtu mūsu izpratne kļūs nedaudz dziļāka. Bet mēs nekad nesasniegsim galu. Mēs nekad neatradīsim galīgo atbildi, jo visums ir bezgalīgi dziļš. Un katrs atklājums tikai atklāja, cik daudz vairāk ir vēl jāatklāj. Bet tas ir labi, tas ir skaisti, jo tas nozīmē, ka vienmēr būs jauni jautājumi, vienmēr būs jaunas mīklas, vienmēr būs jauni brīnumi. Un tu, kas kusties ar 2 miljoniem km/h caur visumu, tu esi daļa no šī brīnuma. Ne tikai novērotājs, bet dalībnieks. Ne tikai skatītājs, bet aktieris. Tava dzīve, tava īsā mirkļa dzīve ir daļa no kosmiskā stāsta. Stāsta, kas sākās pirms 13,8 miljardiem gadu ar lielo sprādzienu. Stāsta, kas turpināsies vēl triljoniem gadu. Stāsta, kas varbūt nekad nebeigsies. Un tavs stāsts, tavs personīgais, unikālais stāsts ir vērtīgs. Ne tāpēc, ka tu būtu īpašs kosmiskā mērogā, bet tāpēc, ka tu esi unikāls. Tāpēc, ka neviens cits nevar piedzīvot realitāti tieši tādā veidā kā tu. Tāpēc, ka tava perspektīva ir vienīgā šāda perspektīva visumā. Un kad tu saproti to, ka tu patiešām dziļi saproti, ka tu esi visuma daļa, ka tu esi savienots ar visu, ka tava kustība ir kosmiskā kustība, tad dzīve iegūst jaunu nozīmi. Ne ārēju nozīmi, ne nozīmi, ko kāds cits tev piešķir, bet iekšēju nozīmi. Nozīmi, kas izriet no paša fakta, ka tu eksistē, no fakta, ka tu esi apziņa, no fakta, ka tu vari piedzīvot, domāt, brīnīties. Un šī nozīme nav atkarīga no tā, ko tu sasniedz, nav atkarīga no tā, cik tu esi veiksmīgs, nav atkarīga no tā,
ko citi par tevi domā. Tā ir atkarīga tikai no tā, ka tu esi, jo tu esi brīnums. Ne tāpēc, ka tu būtu perfekts, bet tāpēc, ka tu esi. Tāpēc, ka no visiem iespējamiem ātomu sakārtojumiem, no visām iespējamajām konfigurācijām, no visām iespējamajām trajektorijām caur telpu laiku, šī konkrētā konfigurācija, šis konkrētais sakārtojums, šī konkrētā trajektorija ir tu, un šis tu eksistē tikai tagad, tikai šajā mirklī, jo katru sekundi tu mainies, katru sekundi tavi ātomi tiek aizstāti, katru sekundi tavas šūnas mirst un rodas jaunas, katru sekundi tu esi nedaudz citāds nekā bija iepriekš. Tu neesi lieta, tu esi process, tu neesi objekts, tu esi plūsma, tu neesi fiksēts punkts, tu esi trajektorija caur telpu laiku, un šī trajektorija ir skaista, ne tāpēc, ka tā būtu taisna, ne tāpēc, ka tā būtu vienkārša, bet tāpēc, ka tā ir tava, tāpēc, ka tā ir unikāla, tāpēc, ka tā ir vienīgā šāda trajektorija visā visumā. Tātad, kad tu tagad atgriezīsies pie savas ikdienas dzīves, kad tu celies no krēsla, kad tu izej ārā, kad tu skaties uz debesīm, atceries, ka tu kusties ar 2 miljoniem kilometru stundā, atceries, ka tu esi daļa no kosmiskā auduma, atceries, ka tu esi visuma pašizpausme, un atceries, ka mēs nezinām. Mēs nezinām, kas ir tumšā matērija, mēs nezinām, kas ir tumšā enerģija, mēs nezinām, kas ir apziņa, mēs nezinām, kas ir laiks, mēs nezinām, kāpēc visums eksistē, bet varbūt tieši šī nezināšana ir skaistākā lieta, jo tā nozīmē, ka vienmēr būs jauni jautājumi, vienmēr būs jaunas mīklas, vienmēr būs jauni brīnumi, un tu, kas kusties caur visumu ar neticamu ātrumu, tu, kas esi zvaigžņu puteklis, tu, kas esi apziņa, tu esi daļa no šī brīnuma, ne tikai novērotājs, bet dalībnieks, ne tikai jautājums, bet arī atbilde, jo tu esi veids, kā visums piedzīvo sevi, un šī pieredze, tava pieredze, ir vērtīgākā lieta, kas eksistē. Varbūt jautājumi ir svarīgāki nekā atbildes, varbūt ceļš ir svarīgāks nekā galamērķis, varbūt pati kustība, šī bezgalīgā, neapturamā kustība caur telpu laiku, ir viss, kas patiešām ir. Un tu kusties katru sekundi, katru mirkli, ar 2 miljoniem kilometru stundā, caur bezgalīgo